kad es esmu. Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. 2010. gada 19. maijas kārties trešdienas vakars, kad šeit Latvijas televīzijas studijā tiešraidē debatēsim, kas notiek Latvijā. Latvijā ir pagājusi tieši nedēļa kopš pagājušā trešdienā par centrālo masu mēdīju notikumu taidienā un vairākās pēc tam kļuva vairākus mēnešus publiskā telpā par neo sauktā atmaskošanu, ja to tā varētu klasificēt, aizturot cilvēku vārdā Ilmārs Poikāns un vienlaicīgi sabiedrībai uzzināt, ka iepriekšējā vakarā saistībā ar šo pašu izmeklēšanu ir notikusi kratīšana pie žurnālists Ilzes Naglas. Pagājusi nedēļa, vairāki jautājumi it kā ir atbildēti, pašā laikā neatbildēto skaits ir diezgan liels, gan attiecībā uz to, kas ir noticis un kam par ko kā jāatbild, gan attiecībā par to, cik tālu ir likumīga izmeklēšana vai presas brīvības vai vārda brīvības aizskārams, gan attiecībā par to, kādas ir vai nav vajadzīgas konsekvences politiskā līmenī, saistībā ar to, ka ātri sekoja opozīcijas politiķu pieprasījums pēc neuzticības izteikšanas iekšlietu ministrei, par ko lems, kā zināms, rīt no rīta Saeimu. Mēģināsim tad šovakar līdz ar jautājumu par to, kāda būs turpinājuma šai lietai un kādas varētu būt mācības, mēģināsim to visu aptvert, piedaloties sarunā, patiešām visiem iesaistītiem, tā skaitā procesā iesaistītiem cilvēkiem, kas mazliet rada tādu netradicionālu formātu, jo krimināla procesa, protams, nav viens un tas pats, kas diskusija ēterā, bet tomēr sabiedriskā vajadzība, acīm redzot, to prasa. Tātad es sākšu ar to figurantu pusi, jo viņi ir pārstāvēti abi šai studijā. Cilvēks, kas ir atzinis sev par neo un ir aizdomās turētais krimināla procesā, Ilmārs Poikāns. Labvakar. Un mani kolēģi, kuri ir liecinieces statusā šai pašā krimināla procesā, LTV raidījuma de facto žurnālisti Ilze Nagla. Labvakar. Viņiem katram ir savs advokāts pielīgts. Poikāna kungam tas ir Aleksejs Loskutovs. Labvakar. Un Naglas kundzei tas ir Lauris Liepa. Likumsargu un iekšlietu resoru un prokuratūras līmeņa, vairāk likumsargu līmeņa pārstāvēti šovakar iekšlietu ministra Linda Mūrniece, valsts policijas priekšnieks ģenerālis Valdis Vojins. Labvakar. Un prokuratūras pārstāvniecība ir finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras. Tas ir tā, kas sankcionēja policijas darbības, virsprokurors Vilnis Ulmis. Okay. Vienīgais līmenis no tiesību sargiem, kas šovakar nav pārstāvēts, ir tiesa, centrajona tiesas tiesneši un cilvēki tā kā, iekšēji arī izvērtēja iespējamību piedalīties, atteica, pamatoties uz to, ka viņiem ne tikai šobrīd ir jāskata sūdzības par notikušo, bet ir iespējams, ja krimināla lieta nonāks līdz tiesai, tad tas arī varētu attiekties uz viņu kompetencēm, un tad viņiem interešu konfliktu varētu būt pārāk daudz. Politiskā opozīcija arī ir šovakar pārstāvēta ar cilvēku, kura paraksts ir pirmais tajā deputāta pieteikumā, kas pagājušajā nedēļā tapa prasot Mūrnieces kundzes demisiju, un pārstāvēt no tās partijas, pret kuru visasākā reakcija arī izskanēja no premjera un ministrs puses, Tautas partijas deputāta Antra Ugāte. Labvakar. Un visbeidzot, sabiedriskais aktīvs divās dažādās pozīcijās. Nākamajā dienā pēc pirmajām ziņām sekoja divi publiskie pasākumi aizstāvības pusē, aizturēto un kratīto aizstāvības pusē. Viens no tiem pazīstams kā krītiņa pasākums pie ministra kabineta, un šīs akcijas iniciators Armands Leimanis. Sveiki. Un nav pārāk daudz cilvēku, kas ir definējuši, ka viņi jūtas tā kā mazliet aizskarti, aizķerti, cietuši cilvēciski vai juridiski, to mēs varam vēl skaidrot, bet tādi tomēr ir izskanējuši arī pirms dažām dienām Panorāmā, un arī šeit ir klāt Izglītības un zinātnes ministrijā, strādājot par informācijas tehnoloģiju departamentu, vecāko referentu, kuras atalgojums tika publiskots, Astra Cīrula. Jums, cienījamie skatītāji, būs lūgums šovakar izteikt savu viedokli starp strīdīgajām pusēm. Būs vairākas aptaujas, viņas nevar samest vienā saimniecībā. To, kas ir noticis ap neo darbībām, to, kas ir noticis ar kratīšanu un to, kas notiks vai nenotiks attiecībā uz ministrs demisiju.
Pirmā aptauja ir attiecībā uz to, kāda, jūsuprāt, ir Ilmāra Poikāna atbildība par vidu datu kopēšanu un publicēšanu. Atbildība, primāri, protams, mēs runājam par kriminālu atbildību, bet viņa, protams, nav iepīta tikai juridiskos iedzienos un nozieguma sastāvos un tam līdzīgos vārdos. Viens ir klasisks princips, ka atbildība ir identiska jebkuram likuma pārkāpējam. Otrs, ka šajā gadījumā, ja tas būtu sodāms un iespējams sodāms, tad tam būtu jau jāprezumē minimāls sods. Trešais, kas daudzkārt publiski izskan, vērtējot, ka jebkurā gadījumā šī atbilde ir mazāk nekā ieņēmuma dienestam, kurš pieļāva šādu caurumu. Un ceturtais ir nekādas atbildības, vismaz sliktajā nozīmē, protams, to saprotot, ņemot vērā, ka darbība bijusi sabiedrības labā. Iedodiet savu ne juridisku, bet sabiedrisku kvalifikāciju. Mēs sāksim to sarunu, drusku attinot filmu apakaļ un izejot ļoti raitā tempā tam notikumu grafikam, kas ir noticis kopš februāra līdz burtiski pēdējām dienām. Video. 14. februāris. LTV raidījums De facto pavēst, ka no vide elektroniskās deklarēšanas sistēmas noplūduši ap 7,4 miljonu dokumentu, par ko žurnālisti uzzinājuši no cilvēku grupas, kas sev dēvē par 4. atmodas tautas armiju un tās pārstāvi NEO. Tā, protams, ir ļoti nopietna situācija. Par datu aizsardzību valsts ieņēmuma dienestā atbild valsts ieņēmuma dienests un tā vadība. 17. februāris, kas notiek Latvijā, publicē čata formā iegūta intervija ar NEO, kurš sīkāk atklāja datu iegūšanas procesu un apgalvo, ka armijā ir 3 spējīgi IT cilvēki. Mēs esam kļūdu pieļāvuši programmatūrā. Patiesībā šī datu bāzes aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu bija noprogrammēta, bet attiecīgajā nodevumā valsts ieņēmuma dienestam, teiksim tā, netika populārā valodā netika ieslēgts slēdzīts. Netika veikts tieši uzbrukums ar kaut kādām metodēm, netika drošības sistēmās veikts kaut kādas darbības. Datu aizsardzībā eksistē atkāpes attiecībā uz žurnālistiku. Es redzēju tos failus, ko jūs domājat? Ja aizsūtīs, teiksim, pārējiem žurnālistiem, ko tad mēs visus to skatīsimies un neko ar to nedarīsim? Kāpēc tas ir žurnālists darbs? 20. februārī NEO, izmantojot sociālo tīklu Twitter, internetā publisko datus par atalgojumu pašvaldības uzņēmumā Rīgas Siltums. Turpmāko 2 mēnešu laikā NEO publisko atalgojumu datus par 10 valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, kam seko publikāciju sērija mēdījos. Vairāku iestāžu atalgojumu dati tiek publiskot ar visu darbinieku vārdiem un uzvārdiem. 14. martā NEO sniedz interviju De facto. Par to, kādu sodu galu galā saņems amatpersonas, mēs jau zinām. Pašu galveno jau iecēla par viceģenerāldirektoru, priekšnieka labākajā gadījumā saņems rājienus. 18. aprīlī NEO De facto paziņo, ka organizācijas darbības pirmais posms ir noslēdzies un tā uz laiku noiet pagrīdē. 12. maijā atklātībā nonāk ziņa, ka iepriekšējā vakarā, kā NEO aizturēts Ilmārs Poikāns, bet žurnālists Ilzas Nagls mājās datu noplūdes lietas ietvaros ir veikta kratīšana. Likums žurnālistiem ļauj dot tiesības aizsargāt savus avotus. Kratīšana pie žurnālista mājās, personīgā datora izņemšana, manuprāt, tā ir klaja vēršanās pret preses brīvību. Mēs nekādā veidā negrasamies un arī turpmāk nekādā veidā negrasamies iespaidot žurnālistu darbu. Mēs, diemžēl, nezinām, vai izmeklēšanas tiesnesis ir ņēmis vērā šo faktoru, ka ierodoties pie mediju pārstāva, pie žurnālista, pirmkārt tiktu vienkārši aizslaucīts 22. preses likuma pants, kas dod garantijas informācijas avotam. Nākamajā dienā notiek sabiedrības protesti pret aizturēšanu un kratīšanu. Opozīcijas politiķi pieprasa iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces demisiju. Normālā valstī ministrs pats izvērtētu to stāvokli, kādā nonākusi ministri, un normāli būtu pakāpusies malā. Šajā gadījumā, jā, ministrs to nesaprot, un es saprotu, ka arī premjeras to nesaprot, mēs esam gatavi palīdzēt. Protams, šādus aicinājumus nevar atbalstīt, un es uzskatu, ka vispār mēģinājumi politiski ietekmēt kaut kādu konkrētu izmeklēšanas lietu virzību nav pamatoti. 16. maijs. Poikāns pirmajā publiskajā intervijā noliedz viņam izvirzītās apsūdzības. Es esmu atzinis visas darbības, bet es neuzskatu, ka es esmu veicis krimināli sodāmas darbības. Ilzas Nagls, teiksim, līdzdalība ir šajos procesos bijusi kāda? Kā žurnālisti, de facto analizējot datus. 17. maijs. Linda Mūrniece Latvijas Rādio pavēsta jaunu versiju par Naglas kratīšanas mērķi. Vienīgais, kas interesē policiju, ko šobrīd policija pārbauda, ir tas, kurš īsti no šiem abiem cilvēkiem ir NEO, vai žurnālisti vai aizturētais cilvēks. Poikāns kopā ar advokātu rīko preses konferenci.
Neo kā tādu ir radījis Vits ar savu bezdarbību un policija ar savu darbību. Nu, tas tās ļoti ātrs pārskrējiens pāri notikumiem, tad droši vien vēl jāpieliek klāt, ka tātad, kā jau pieminēja Centrajona tiesa vērtē sūdzību, kas ir iesniegta par kratīšanu, var piebilst, ka es esmu zināmā mērā dalībnieks visā šajā epopējā, atzīstot to, ka pēc minētajā raidījumā notikušā čata ar cilvēku, kur es pazinu kā Neo, es turpināju ar viņu apmainīties virtuālā vidē ar viedokļiem par to, kas būtu samērīgi priekš sabiedrības un kas būtu nesamērīgi no fizisku vai privātu personu aizskāruma viedokļa, kādas pāris turpmākās nedēļas. Un visbeidzot, kas ar būtiski šodien, Starptautiskā preses institūta paziņojums, ka arī viņi pauž lielas bažas un lielu nemieru un daudz kritisku vārdu attiecībā uz to, kas ir noticis ar kratīšanu, cik tas atbilst mediju brīvības principiem. Sāksim lūgumu sākt. Vismaz skaidrs, ka tās lietas pārklājās starp pašu pamatfaktu kratīšanu un atbildībām, bet sāksim ar to pamatfaktu. Un faktiski, manuprāt, parādās pretrunas starp to, kas skanēja no policijas pirmajās dienās, kad ministri nekomentēja neko, un to, kas izskanēja nedēļas sākumā. Restīvi, sākumā policija teica, un Kviesīškungs pirmā preskonferencē teica, ka tika meklēt pierādījumi pie žurnālistis, lai papildus nostiprinātu to noziegumu pierādījumus, un tad Munietes kundze nonāca līdz tādu schēmu vai organizāciju versijām par to, ka nevar saprast vispār, kurš tad īsti ir Neo. Jūs varat noformulēt kopīgi, kas tad ir viedoklis, kas ir pamatnoziegums un kurš viņu ir izdarījis? Jā, droši vien, ka sākšu ar policijas darbību. Jā, tātad februāra zināmajos datumos policija saņēma valsts ieņēmumu dienesta oficiālu iesniegumu par datu noplūdi. Jā, vienlaicīgi raidījumā de facto izskanēja, ka tāda noplūda ir bijusi, ja, ar aicinājumu tikt skaidrībā gan ar vidu datu aizsardzību, gan ar tiem, kas būtu tos datus ieguvuši. Policija uzsāk kriminālu procesu, ja, un kriminālu procesu ietvaros veic tās darbības, kas policijai būtu jāveic. Ja. Tad izmeklēšana parādīja, ka notiek dažādi tā datu publiskošana, pēc tam parādījās paziņojumi par 4. atmodas tautas armiju, par 3 cilvēkiem armijā, kas var veikt šādas darbības. Tad bija operatīvās grupas par datu apstrādi. Tagad jau sākās izskatās, ka policijai būtu jāvērtē, vai tā nav organizēta kāda grupa vai organizācija, kura nodarbojās ar visu šo datu iegūšanu un publiskošanu. Bet pirmajā dienā policija neteica, ka ir organizācija, teica, mēs esam paņēmuši vienu Neo, izstāst pēc Neo, un neteica, ka varbūt Neo ir kāds cits. Īsti krimināla procesa dati nav izpaužami, ja? Un mēs izpaužam cik izziņas virzītājs uzskata par vajadzīgu? Jā, protams, jā, un viņš uzskatīja par vajadzīgu tieši tik, cik bija tad toreiz paziņots, ja? Un šī iemesla dēļ, kad jau bija faktiski konstatēts, ka cilvēks, kurš izdarīs šos nodarījumus, ir pašlaik apsūdzētā statusā esošais Ilmārs Poikāns, ja? Tā ka sāka pētīt viņa apkārtni un viņa kontaktus. Un līdz ar to redzes lokā izmeklēšanas nonāca tās personas, ar ko viņš kontaktējies. Un līdz ar to, lai gūtu apstiprinājumu vai izkliedētu jebkuras šaubas par tiem jautājumiem, kuri krimināla procesā radās, tika izdarīts izmeklēšanas darbības. Labi, bet tad pats pamatnoziegums, jums šaubas nav, kad ir noziegums gan pie iegūšanas, gan noziegums pie izplatīšanas, un atšķirībā no tautas milzu daļas, kas saka, ka nekāda atbildība nevajadzētu būt šādai, jūs paliekat pie tā uzstādījuma, ka atbildība te ir sazīmējama gan vienā, gan otrā punktā. Ziniet, mēs nevaram tā kā palikt, mēs neesam uz ielas un nepaužam savu viedokli ar transparentu vai zīmējot uz asfaltu. Ja? Ir likuma grāmatas, kur diezgan strikti noteikts kāda ir vajadzētu būt mūsu uzskati, ja, par noteikto nodarījumu. Un izmeklēšana to vai nu apstiprinās, vai neapstiprinās. Munietes kundze, no kurienes radās jūsu papildu versija šīm sākuma versijām? Pirmajā nedēļā, kā zināms, es tiešām nekomentēju procesu, jo man likās, ka vienkārši ir nepareizi komentēt procesu, tāpat kā man liekas, ka nepareizi, ka tas tiek tā
Nu, šobrīd arī šeit, kā mēs redzam, tādā gandrīz vai kā tiesas sēdē iztirzāts, tāpēc man likās, ka vienkārši korekti no manas puses ir izdarīt to, ko es izdarīju. Pieprasīju valsts policijai pirmajā dienā ļoti strikti informēt sabiedrību par to, kas ir noticis. 2:00 sasaucot preses konferenci tajā pašā dienā, kā arī pieprasīju tādu diezgan skaidru atskaitu par to, vai žurnālistas datorā pieejamā informācija nekādā veidā neaizskars viņas profesionālo darbību un visu laiku sekoju tam līdzi, bet kas attiecās uz... Vai jūs nolēmāt pēc tam kļūt nekorekti, piedošana? Nē, es nenolēmu kļūt nekorekta. Es vienkārši skatījos, kas notiek. Es skatījos, ka policija mēģina skaidrot situāciju, policijas viedokli nesadzird. Un tad arī policija pa brīvdienām turpināja strādāt ar iegūtiem materiāliem, ko viņi bija acīm redzot kratīšanās ieguvuši, un brīvdienu laikā atklājās jauna informācija. Līdz ar to pirmdien no rīta ar procesa virzītāju atļauju es precizēju detaļas, un pretrunas tajā, ka tika meklēti pierādījumi, nav nekādi, jo tas, ko procesa virzītājs arī meklēja šajos pierādījumos, tiešām ir tas, ka mums ir jāpierāda, policijai pareizāk sakot, ir jāpierāda, kurš tas ir, kurš izdomāja šo projektu. Ja tas ir Poikāna kungs, tad mēs to pierādīsim viss kārtībā Poikāna kungs. Pēc jūsu versijas pēc brīvdienām papildus nāca klāt? Jā, jo kopš brīža, kad notika kratīšana, tika iegūt daudz papildus materiālu, kuros arī tad acīm redzot policija saskatīja daudz citu informāciju, kā piemēram arī to, tā nebija vienīgā lieta, ko es teicu, ko mēs pārbaudam, kā piemēram arī brīvdienās tika noskaidrots, ka šie dati satur arī privātpersonu datus, tā kā tā informācija paralēli nāca klāt. Es pieņemu, ka par šīm dienām vēl ir kaut kāda informācija, kas ir pārbaudīta un būtu absolūti nepareizi. Un jūs sakat, ka tas pārauga vēl organizētākā un vēl tādā, rafinētākā noziegumā. Kas tas ir, to pierādīs nepārprotam tikai un vienīgi tiesa, bet mūsu pienākums ir pārbaudīt jebkuru informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Policija par to maksā algu. Un Naglas kundze bija tā, kura pirmā de facto sižetā jau februārī ļoti strikti uzstāja uz to, ka šis gadījums ir jāatklāj. Protams, ka no vidu puses mēs arī pārbaudam tajā pašā laikā vidu atbildību. Nav tā, ka mēs kontrolējam tikai to, kas nu ir noticis šajā lociņā, kas ir publiski nonāca. Šī vienkārši ir tāda jūtīgākā lieta un publiski iztirzētākā lieta, bet, protams, ka vidi ir pamata atbildība par to, ka tie dati ir bijuši pieejami, ka tos ir kāds varējis iegūt. Līdz ar to arī to informāciju policija pārbauda krimināla procesā. Un ir absolūti nepareizi pārmest policijai to, ka policija to dara, jo tas ir policijas darbs, viņiem par to maksā algu. Labi, aizstāvības aizdomās turētā vai Vainkungs jau klasificē kā apsūdzētā puse. Jūs preskonferencē pateicāt, ka jūs vispār neredzat noziegumu sastāvu. Cik tālu, tad mēs mēģināsim drusku nolikt pretējo versiju? Es domāju, ka visiem nopietni var runāt par noziegumu sastāvu neesamību. Un ministri tikko pateica tos vārdus, kas liecina, ka nav sastāva. Dati interneta bija pieejami. Ja dati bija pieejami, tad kā jebkura informācija internetā, kuru var sameklēt ar meklētājiem, tā paša Google vai paskatīties Wikipēdijā, ja dati ir pieejami, tad runāt par datu neatļautu iegūšanu vienkārši nav pamata. Jebkurā brīdī kāds vai Ulmikungs, kurš uzrauga, ja? Jo tas, protams, ir tas lielais jautājums, cik tālu šeit vispār ir noticis noziegums? Es baidos, ka šobrīd es šeit nevarēšu, tā teikt, diskutēt par noziegumu esamību vai neesamību, jo diemžēl šai procesā, vai pa laimi es arī esmu iekšā kā augstāk stāvošais prokurors, un man būs savs viedoklis jāpauž, es domāju, arī turpmāk oficiāli, teiksim, arī rakstiski, jā, lai nesanāk, ka es jau tagad pirms būšu pateicis kaut ko pēc tam. Bet tagad tā runāšana, teiksim, vai Loskatokungs jūsu, vai, teiksim, vai ar Poikānu parakstu ir iesniegts kaut kāds dokuments, kas saka... Man liekas, tieši tāpēc mēs ar Ulmikungu saskatāmies. Šodien man uz galda ir 3 Loskatokunga sūdzības, jā, un man ir arī neizskatīta Naglas kundzes sūdzība. Tā kā šī gadījumā es, teiksim, publiski pirms šo vismaz atbilžu došanas jums šeit nevaru. Bet par ko ir sūdzības? Sūdzības ir gan, precīzi, ir pieteikums par kriminālu procesu izbeigšanu noziedzīga nodarījuma sastāva neesamības dēļ. Sūdzība ir
par aizturēšanu, jo pēc manas pārliecības uz aizturēšanas brīdi tik tālu, cik izriet no manam klientam pieejamas informācijas, valsts policija zināja tikai, neparpratami zināja tikai to, ka Ilmars Poikans 2 reizes bija pieslēdzies elektroniskai datu sistēmai. Bet ļoti interesantā veidā tie 2 pieslēgumi bija saistīti ar masveida informācijas lejupielādi. Pat neapgalvojot, ka tā masveida informācijas lejupielāde bija veikta no Poikana kunga puses. Nu labi, jūs tagad tur ķeraties jau pie konkrētiem punktiem. Jā, bet es vienkārši saku, ka pirmā sūdzība par aizturēšanu un sūdzība par krātīšanām, uzskatot, ka krātīšanām nebija tiesisks pamats vispār no vienas puses, no otras puses, kas man dara īpaši bāžīgu, krātīšanas bija veiktas steidzamības kārta, saņemot prokurora piekrišanu, nevis tiesneša piekrišanu, ka būtu jābūt normāla kārtā. Restīvi par pašu procesu, par aizturēšanu un par kratīšanu. Un kā izskatāmas, prokuratūra atzīst viņas, ka viņas ir pamats izskatīt, nevis kaut kā, aizmest prom. Teiksim par kratīšanas lēmumu. Es domāju, ka prokuratūrai nav pamats izskatīt, jo tiesnesis ir akceptējis iepazīstoties, un šobrīd par kratīšanu izskata tiesas priekšsēdētājs. Jā, bet abas pārējās lietas, tas pienākās. Jā, protams. Ilmārs Poikans atzīst, ka viņam ir kaut kāda atbildība, ja viņš ir priecīgs ieraudzīt, ka cilvēks saka, ka viņam nav nekāda atbildība, un viņš var tā kā uz to paļauties. Es domāju, ka te iet strīds par to, vai tas ir krimināli vai nav tas, ko es izdarīju. Es uzskatu, ka es neesmu izdarījis noziegumu. Tomēr, kungs, man tad ir jautājums Poikana kungam, ja drīkst, ja? Ja viņš uzskata, ka viņš neko sliktu nav izdarījis, tad kāpēc bija tik ilgi jāmēģina slēpties vai kaut kā tad jau jūs varētu tos datus, jūs uzskatāt, ka nekas nav noticis, tā ar savu parakstu Ilmārs Poikāns vai Neo vai vienalga kas, publiskot uzrādīt. Šeit ir tie dati, es, Poikāns, lūdzu, dodu jums tos datus, man ir viedoklis. Un tā ļoti publiski izskaidrot to visu, jo sanāca, ka šo ilgo laiku patiesībā policija ieguldīja tiešām liels resursus. Mēs tērējam to pašu mazo aldziņu, ko jūs redzējāt arī un nopubliskojāt. Paldies, ka parādījāt, ka samazinājums mums arī ir tieši tāds pats proporcionāli kā citiem. Restīvi, kāpēc nenāca klajā, ja viss ir godīgi? Ja viss ir godīgi, nekas nav slēpjams. Interesanti, kas notiktu, ja es tā pēkšņi iznāktu un pateiktu, lūdzu, šeit ir dati. Mani noēstu vienkārši policija samīdītu, pirms es paspētu pierādīt, ka mani mērķi tiešām bija cēla. Es nezinu, man jau liekas, ka policijā pat, ja slepkavas piesakās, tad pret viņiem izturās tā daudz citādāk. Tā jums liekas. Tā jums liekas. To mēs nezinām līdz galam katrā reizē. Ļaujiet man sabiedriskos vērotājus vispirms iesaistīt pirms pārējiem. Cik tālu tad vēl vienreiz patinam to filmu apakaļ? Cik tālu jūs jūtaties? Tā kā cietusī puse, jo tajā panorāmas intervijā arī bija tā. No vienas puses tā, no vienas puses nē, no vienas puses tā kā slikti, ka publiskoja. Tad jautājums, vai jūs rīt no rīta ejat uz policiju un piesakaties pa cietušo līdz galam, vai tad tomēr tā kā nē? Nē, skaidrs, ka kā cietusīs noteikti jūtos. Vienīgais, protams, ir jautājums par to, kas Ilmāram Poikanam par šo te nodarījumu ir jāsaņem. Tikai tāda veida, kas ir šis sods. Bet nodarījums, protams, ka ir nodarīts, jo šie dati tika publiskot ar vārdiem, uzvārdiem, ar algām, kas pārkāp būtībā manas privātās tiesības man privāto dzīvi. Tie vairs nav valsts budžeta līdzekļi izlietoties, par ko nav nekāda šauba, kas ir jāpublisko valstī. Bet tas, kad tajā brīdī, kad tur parādās mans vārds uzvārds blakām... Bet amatpersona arī viņš parādās. Bet tas ir savādāk. Tieši šie dati ir kopā par visu gadu kopumā, tur man jāiet un šie dati jāmeklē par katru konkrēto cilvēku. Te man ir viss saraksts ar visām manas iestādes darbiniekiem, apstāsts, cik saņem mans kolēģis blakus telpā, es izdaru secinājums par to, kāpēc viņam tik. Tur jau šajā brīdī jau parādās tas cilvēciskais faktors, un mēs varētu īstenībā pārunāt par to, kāpēc sabiedrība grib zināt šos te vārdus uzvārdus, kāpēc viņiem nepietika. Kāpēc nebija tik tāda reakcija tajā brīdī, kad Ilmārs Poikans publicēja tikai personu 1, personu 2? Man šķiet, ka šī reakcija bija nepietiekami liela, un tad, kad viņš nopublicēja šos datus ar vārdiem uzvārdiem, viņš mēģināja noskaidrot, kas notiks tad, ja viņš parādīs šos vārdus uzvārdus. Vai sabiedrība reaģēs vairāk un spēcīgāk? Jā, nē. Nezinu. Kas bija tie motīvi? Kas bija tie motīvi? Es jau uzrakstīju Twitterī. Atkārtojam. Tomēr atvērtā sarunā.
Ir, kad tiek dati sagatavoti, tad tiek izveidoti 2 faili - anonimizēt un neanonimizēt. Gadījās, ka nopublicējās neanonimizēt. Bet runājot par to, ka par jums dati nebija pieejami, vai viņi bija pieejami grūti, vidlapā man te ir izdruka, es tāpatās redzu, ko jūs te esat saņēmusi. Kur ir problēma, izdalām ar 12, saņemam vidējo. Jā, bet jūs jau nopublicējāt visus šos datus katrā mēnesī tik un tik. Jūs izdalat ar vidējo, jūs ieraugat vidējo mani mēneša algu. Bet, ja jūs paņemat šos te vidu datus, jūs ieraugat katrā mēnesī, cik man bija tajā mēnesī, cik tajā. Un kur ir atšķirība tāda? Tajā, teiksim, jūs jau publicējāt arī datus, teiksim, kaut kā tajā laikā, kad vēl bija atļauts prēmijas un tā tālāk, un vēl kaut kāds citi ienākumi pabalstīt bērnu piedzimšanas gadījumā, vai vēl kaut kāds lietas. Bet šeit ienākuma deklarācijā tas pats parādās. Vai jums parādās tas pabalsts, ko man Izglītības zinātnes ministrija samaksāja bērnu piedzimšanas gadījumā? Man šķiet, ka neparādās. Un parādās, kā visi man ienākumi. Jūs izdalat ar 12, jums ir mēneši. Nodeklarējusi vienkārši. Nē, es esmu nodeklarējusi, jo šo man samaksāja Izglītības zinātnes ministrija, bet jūs izdalat ar 12, jūs nevarat iegūt vienkārši manu mēneša algu. Tieši tāpēc bija ļoti liela atruna augšgalā, lai nevajag izdarīt pārsteidzīgus secinājumus. Tāpēc vienkārši jāanalizē tie dati ar galvu. Bet cilvēki to nedara. Bet, Asta, jūs tagad analizējat, mēs redzam jūsu pozīciju. Jūs tā kā pieteiksieties par cietušo arī šai krimināla procesā? Vai ja jūs, es pieņemu pēc šāda raidījuma, jūs vajadzētu aicināt pieteikties un atzīt par cietušo? Principā ir tā, ka tas kaitējums, protams, šodien es nevaru pateikt naudas izteiksmē, cik man ir šis morālais kaitējums no tā noticies. Bet mēs neko nezinām, kur šie dati tālāk ir, kurš viņus ir savācis savā datorā, saglabājis, kurš kurā brīdī var šo informāciju pret kādu izmantot. Un varbūt, ka rītā man atnāks, es nezinu, kāds un paprasīs piecīt, lai aizdod līdz algai, vai vēl kaut kāda cita. Tad jūs būsiet cietusi. Tas būs tāds ciets. Drīkst piebilst. Piebilstat, un tad man ir jautājums, vai vispār ir lietā cietušie, un kā jūs šo vērtējat? Ja mēs sekojam šai loģikai, kas varētu notikt, tad es teiktu, ka liela daļa Latvijas vīriešu varētu tikt apsūdzēta par vienu kriminālu noziegumu, jo viņi teorētiski to var izdarīt. Labi, vēl pārdomām. Kas mums ir ar cietušajiem šajā lietā? Vai mums ir viņi, cik, kas, vai nav? Pašlaik cietušā status nav piemērots nevienam, bet pēdējo dienu ļoti apjomīgie tie dati tiek analizēti, grupēti un kārtoti, tie, kas bija iegūti vidā, un ļoti iespējams, ka cietušo status tomēr parādīsies mums procesā. Attiecībā uz ko? Tā skaitā tās tie kaitējumi, sekas, viss, kas ir krimināla likumā. Pašlaik es vairs nekādus citus informāciju par šo jautājumu nesniedzu. Mēs tie nodarbojaties ar šo? Jā, mēs datus analizējam, pa grupām liekam, kas viņi ir, kādi iegūti, jo mūsu rīcībā ir, ka tie ir arī dati, kuri nevarētu tikt publiskoti publiskā telpā. Jā, viņi arī ir iegūti vidu datu bāzē. Labi, piebilde advokātam? Piebilde, ka jāpatur prātā, ka tikko Saeima pieņem grozījumus valsts pārvaldes iekritus likumā, kas uzliek par pienākumu publiskot ienākumus, pie tam nevis vienkārši slēptas tabulas veidi, bet saucot algu saņēmēju vārdus un uzvārdus. Mēs tagad oficiāli būs jāpublisko to, kas bija publicēts. Bet tad šis likums nebija spēkā. Jā, bet ir vēl par komerces uzņēmumu datiem. Jā, neiet runa tikai par privāto personu algu datiem, dotajā mirklī. Par tiem, kuri nebija nopubliskoti, bet kuri bija rīcībā. Iegūti, bija rīcībā. Jā. Tikai par to, ka viņi vienkārši ir kaut kur nokopēti. Ir viņi, jā. Labi. Otrs sabiedriskais skats. Tajā mirklī vērsāties ar krītiņiem mirklī, kad Ilmārs Poikāns bija aizturēts, atbrīvoja. Pret ko tagad vēršamies vai vairs nevēršamies? Pagaidām neko nevēršamies, bet nekas nav izslēgts. Jāskatās, kā šī lieta attīstīsies tālāk. Es joprojām uzskatu, ka nav nekāda tiesiskā pamats, neesmu jurists, neesmu advokāts, bet es domāju, ka šie likuma panti ir, tā teikt, pievilkt aiz matiem, un es nesaprotu, uz kādu pamatu tiek, teiksim, veikt šādas represīvas darbības, gan pret žurnālisti, gan pret Ilmāru. Es varbūt, ja drīkst, es pajautāšu Monētas kundzei, jūs teicāt, ka brīvdienās tika atklāts jaunums, ka dati satura, iegūta informācija satura privātu personu datus, bet tas nav bijis nekad noslēpums. Vai jūs saprotat, kā notika šī lejupielāde?
Nu, droši vien, ka es nesaprotu tehniskas detaļas, kuras man arī nevajadzētu saprast, tāpat kā es nezinu visas procesa detaļas, bet tas, ko procesa virzītājs man atļauj pateikt, ka viena lieta ir iegūt privātu personu datu, tā iegūšana, es saprotu, nav nekas, bīstams privātu personām līdz tam brīdim, kad tie dati ir bijuši sistematizēti un sistematizēti pēc kaut kāda principa, kurus arī nezinu, bet es pieņemu, ka Poikāna kungs zina, pēc kāda principa viņš ir sistematizējis šos datus, un es saprotu, ka policija darīja bažīgi tas, ka tie dati pēc kaut kāda principa ir sakārtot ar kaut kādu nolūku. Un tad tas policijas uzdevums... Bet viņš ir redzējama kādu nolūku. Viņiem publiskojās ar konkrētu nolūku. Privāta persona dati. Privāta persona, privāta uzņēmuma dati. Nav runa par valsts amatpersonu. Bet viņi ir kārtot kaut kā savādāk? Jā, viņi kārtot kaut kādā secībā. Es nezinu, es neesmu redzējis, nepētu krimināla procesa materiālus, bet tas, ko man teica procesa virzītājs, ko atļauj pateikt, ka tā problēma šobrīd ir tā, ka privāta persona, privāta uzņēmuma dati ir ne tikai iegūti, bet sakārtot kaut kādā zināmā secībā. Kārtojāt kaut kā savādāk, piedošana? Es tā kā man grūti komentēt, es arī gribētu zināt, kas ar to tiek domāts. Vairāk neko nevarat teikt šovakar? Šovakar ne. Labi, vēl? Viedokļi. Būtu viss. Labi. Rogāns kundz, mēs līdz demisijai, līdz politiskajiem kopiem jautājumiem nonāksim, bet teiksim, aizķeroties tagad pie šī konkrētā pamatnozieguma jautājuma. Jo tā pirmā reakcija it kā bija kratīšana, pie kā mēs tūlīt pieķersimies. Vai par šo jums, teiksim, cik tālu šis ir šaubu objekts vai šis nav īstais šaubu objekts? Nebūtu jau īsti labi, ja es arī tā stipri izvērstos šajos komentāros, jo tās tomēr ir kaut kā... Labi, es samierināšos ar to, ka es palikšu pie pilsoniskā viedokļa, ja jūs man to ļaujat. Parlamenta deputāts pārstāv pilsoniskā daļā. Lūk, man šķiet, ka patiesībā runa nav par to, ko darīja policija. Policija darīja savu darbu. Jums šķiet, ka tā kā adekvāti? Mirklīti teikums nav paveikts, te tikai pauze ir. Jautājums ir par to, kā policija to darīja. Attiecībā uz kratīšanu. Par to ir jautājums. Man kā pilsonē tas radīja ļoti lielu, var teikt, pat personisku sašutumu, ka tādā veidā tomēr tas kaut kā neizskatās labi, un ja to sankcionē, vai tādā nozīmē, ka to pieļauj, ka tāda attieksme var parādīties pret Latvijas pilsoni, un ka ministri to tā pieļauj, ka tad tur kaut kas ir skatāms nopietni. Pamatjautājums, un otrs jautājums attiecībā uz to, ko... Par noziegumu sastāvu pašu motīvu. Kā caurumu, ko atrada Poikāna kungs. Man atkal, es tā domāju, labi, bet kāda ir jūsu attieksme pašam pret to, ko jūs ieraudzījāt, ka ir caurums? Jūs teicāt, ka jūs samīcītu tajā brīdī, kad jūs kādam par to teiktu, bet jūs jau nevienam neteicāt no tiem, kas var šo caurumu aizlāpīt ciet un sodīt tos, kas šo caurumu atstāja vai ieprogrammēja. Es nezinu, es te visādi varu minēt to versiju. Jūs to nedarījāt. Jūs meklējāt iespēju informēt sabiedrību par to informāciju, ko jūs tur varējāt pa šo caurumu ieraudzīt. Sabiedrība patiesībā ir gandarīta par to, ka viņi saņem informāciju, kas līdz šim tai nebija pieejama. Tik tālu viss ir tā kā skaidrs un saprotams, un to pat ar zināmā mērā var atbalstīt, un tas ir zināmā mērā tas pilsoniskās žurnālistikas varbūt arī tāds piegājiens vai paņēmiens. Es arī maz drusiņu šajā žurnālistikas lauciņā kaut ko kādreiz Bet kur ir tā šauba? Darītu. Šauba ir tikai attiecībā par Poikāna kunga attieksmi pret to, ka viņš piekļūst pie tās, var teikt, pie tā krāna vai pie tā cauruma, un viņš tagad šauj apakšā to bļodu, un pēc tam viņš domā, ko ar to bļodu kaut kā darīt. Bet viņš nevis rūpējas par to no savu pilsoņu viedokļa, ka to caurumu vajadzētu kaut kā aizlāpīt ciet. Un, protams, arī informēt par to, kas tur tai bļodā ir saticējis. Labi, bet jūs skatās, ar to neesat tik striktajās pozīcijās, ka vispār nav nozieguma sastāvu. Es gluži tā neesmu, jo galu galā ir jāizvērtē, vai tas, ko darīja Poikāna kungs, vai tas bija pilsoniski, vai tas tomēr bija ar zināmu sastāvu. Kas ap bļodu atbilde? Sāksim ar to, ka pirmkārt, tad, kad es pirmo reizi netīšām uzdūros uz to caurumu, es tam īsti nepievērstu tādu uzmanību, jo tas bija tas bija tik neticami, lai tur sāktu vērt kaut kādas baigās darbības vai kā, un vienkārši domāju, varbūt sistēma nogļukoja vai kā, vai es pats kaut ko nesapratu un tam līdzīgi. Jo, ja paskatās atpakaļ, tad tas, ka esmu nonācis līdz šim brīdim, pirmkārt, neko tādu izplānot nevar. Kurš var iedomāties, ka caurums, pirmkārt tāds caurums ir,
Nē, bet labi, bet pagāja laiks, un tad jūs sākāt tomēr plānot un lietot bļodu. Sākumā man bija vienkārši ar lielu trafiku pievērstiem adminiem uzmanību. Es negribēju iziet. Es, Ilmārs Poikāns, tur atklāju šito caurumu darīt kaut ko, jo tiklīdz es kā to izdarīšu, es uzskatīju, ka man ir bīstami, jo tāpatā sāktu kratīt. Ko tu tomēr esi nokačājis pirms... Labi, bet tas jautājums bija, vai jūs tā kā nevajadzēja jums kaut kā savādāk vērst uzmanību, lai aiztaisītu cietukrānu? Es varbūt daļai atbildēšu Ilmara vietā. Mums jāpatur prātā, ka Ilmars ir ļoti liels, labs speciālists savā jomā, kas saistīts ar IT tehnoloģiem. Un viņš ir reiķinājis ar to, ka valsts ieņēmuma dienesta datu sistēmu vada puslīdz salīdzināmi ar viņu speciālisti. Un viņam būtu jāpamana gan pirmo, gan otru pieslēgumu, nerunājot jau par masveida trafiku gigabaitu lielumu. Labi, ministrē bija piebildi. Man ir Rugāts kundze daži jautājumi. Pirmais jautājums. Rugāts kundze saka, ka Poikāna kungs izdarījis ideālu darbu sabiedrībai, publiskojas tās algas valsts amatpersonu. Viņa vārdu ideāls neminēja. Ko mēs tiešām arī visnotaļ atbalstam, bet Rugāts kundze... To mēs atbalstam. Ko Rugāts kundze personīgi pagājušajā nedēļā nobalsoja pret Saeimā iesniegto likumprojektu, ka šīs algas būtu publiski pieejamas un vajadzētu tagad turpināt šo darīt. Rugāts kundze kopā ar Tautas partiju nobalsoja pret šo likumprojektu. Mēs šeit redzam tādu nesaprotamu, divkosīgu rīcību, bet tā bija tikai replika. Tas otrs, tas mans jautājums bija, Rugāts kundze saka, ka viņai nepatīk īsti, kā tā policija rīkojas. Es gribētu, lai precīzi pasaka, kā tā policija rīkojas. Es dzirdēju Naglas kundze, kur teica, ka viss ir bijis korekti, ka policijas tas var būt. Tūlīt ķersimies pie kratīšanas. Labi, sadalām. Pabeidzam šo epizodu un ķeramies pie kratīšanas. Droši ir, ka bija kaut kāda metode, ko policisti varēja darīt citādāk. Tas ir tas, ko mēs šobrīd pārbaudām. Rugāts kundze, lūdzu, īsi atbildi par divkosību, vai tā nebija dubult morāli, un ķeramies pie kratīšanas. Par publiskumu. Es patiesībā nesaprotu, par ko Mūrnietes kundze runā. Par balsojumu. Ja jūs neesat atbalstījis valsts pārvaldes iekārtas likumu. Tā nav taisnība. Labi, mēs konstatējam, ka sabiedrības absolūti nospiedošs vairākums uzskata, ka nekāda atbildība nepienākās par pašu notikušo faktu, jo ir darbība sabiedrības interesēs. Juridiskie fakti šai kontekstā mēs konstatējam, ka prokuratūras vērtēšanā vēl tikai stāv priekšā vai teiksim, juridiski tā argumentācija līdzīga. Otra aptāja, kas tūlīt sekos, jums, cienījamie skatītāji, pilsoniski un nepilsoniski ir aicinājums novērtēt, kāda bija kratīšana, vai kā viņi ir vērtējami, precīzāk sakot, vai viņi ir vērtējami kā pamatot visa šajā te lietas kontekstā, kā pie jebkura pilsoņa. Tas bija tas uzstādījums, kā policija to motivēja, kad arī žurnālisti ir pilsonis un pie viņi var darīt to pašu, vai nepamatot kā mediju brīvības pārkāpums, vai šaubīga, bet, teiksim, paliekot pie šaubīgās versijas, ka izmeklētāji vēl to varētu pamatot lietas gaitā, ja mēs vēl kaut ko nezinām. Tagad pie vārda netikušie ķeramies pie kratīšanas, bet caur to, kas līdz šim notika. Jo sūdzība, ko parakstīja Naglas kundze, bet es pieņemu sastādīja Liepskungs vai vismaz pamatā rediģēja, runā par to neatliekamības raksturu, kas jums nepatīk, un runā par to, ka paņēma visāda veida nesējas datorus un līdzīgas lietas, kas skar jebkādus citus avotus, bet šī sūdzība īsti nepasaka, vai jūs arī sakat, ka tā kā vispār nozieguma nemaz nebija, un šī sūdzība īsti nepasaka, vai tagad konkrētā lieta, kā Mūrnietes kundze citēja, vai mēģināja citēt, vai viss bija korekti attiecībā uz konkrēto lietu un konkrētiem jautājumiem vai nē. Raujot vaļā. Jā, visticamāk, vispirms laikam vajadzētu faktus un tad juridisko vērtējumu. Jautājums par to, vai viss bija korekti vai nebija korekti. Tādā ziņā policisti rupjus vārdus nelietoja un man nesita. Kā tikai tas darbīs? Jā, bet padomājiet paši 9:10 vakarā sveši vīrieši ielaužās manā dzīvoklī. Nevis vienkārši kāpņu telpā pienāk man klāt un saka, vai jūs esat Ilze Nagla? Mēs gribētos ar jums parunāties. Šeit ir kratīšanas orders, varbūt mēs varam iet iekšā un mēs paskatīsimies, kas jums dzīvoklī ir. Bet ar varu vakarā atrauj dzīvokļa durvis vaļā. Tas nav normāli. Protams, ka es biju šoka stāvoklī. Ja man pasaka, ka es nedrīkstu kratīšanas laikā nesaņemt telefonu zvanus, ne arī zvanīt kādam,
pēc tam mani kā lai saka, laikam jau vājie lūgumi par to, ka varbūt, ka tomēr ir vērts piezvanīt advokātam, tika pateikts, nē, nav jau vērts lūgt jums kratīšanas orders, tālāk tad mēs rīkosimies, kā ir paredzēts kratīšanas orderī. Protams, tagad, zinot, kāda ir situācija, es būtu uzstājis uz zvanu advokātam un arī to būtu ierakstījis kratīšanas protokolā. Tajā brīdī, būsim godīgi, ir šoka stāvoklis jebkuram cilvēkam, ja viņam ielaužās mājās, es atvainojos 3 cilvēki naktī. Fakti, tagad juridiskās interpretācijas. Bet ļaujiet, juridiskās Liepskungs tiešām nosēdēja korekti. Klusējot. Jā. Es domāju, ka ir 3 aspekti, kurus ir vērts pieminēt, papildus tam, ko Ilze Nagla sacīja. 3 aspekti presas brīvības un Ilzes Naglas kā žurnālistas sakarībā. Pirmkārt, kratīšana notika bez tiesas sankcijas. Tas ir fakts. Tagad mēs to zinām. Tiesas sankciju pieprasa ne tikai Latvijas preses likums 22. pantā, bet krimināla procesa likums, un tas ir viennozīmīgi paredzēts arī gan Latvijas, gan arī Eiropas cilvēktiesību tiesas līdzšinējā praksē. Otrkārt, kratīšanā tika paņemts viss dators, tātad viss, kas tur ir iekšā, nevērtējot, nejautājot, vai mēs varētu tagad iepazīties ar neofailiem. Protams, kolēģi no prokuratūras un policijas jautāt, vai tas vispār ir iespējams. Atbildi jā. Piemēram, konkurences padoma, kad tā ierodas savos bēdīgi slavenajos rīta reidos, piedāvā labprātīgi nosēsties pie mailboxa un sašķirot. Mēs ņemam šito, mēs neņemam to. Mēs ņemam tikai to, kas attiecās uz konkrēto lietu. Šeit ir atbildi uz iespējamo argumentu, ka Naglas kundze varētu būt iesaistīta vai līdzdalīga. Labi, lai tā notiek. Bet nedrīkst ignorēt to, ka Ilze Nagla ir labi pazīstama žurnāliste. Un nevar pateikt, mēs nezinājām, kas viņa ir, mēs domājam, tā ir vienkārši Ilzīte no Alises ielas. Bet ar to jūs gribat tagad pateikt, ka varēja no viņa konkrētos avotus, neofailus bija pamats? Nē, kategoriski nē. Es gribētu sacīt tā, es pakāpjos, kā saka, soli atpakaļ un saku, pat ja, arī tāda bija saudzīgi līdzekļi un bija samērīgāk līdzekļi, viennozīmīgi. Un treškārt, tātad arī šeit ministrs kundze to apstiprināja, brīvdienas ir pavadīts ražanā darbā, analizējot Ilzes Naglas datoru. Tātad viss, kas notiek, katru svētdienu raidījumā parādās neskaitāmi sižeti, un tajos ir avoti. Šie avoti tagad sēž un domā, kas tagad tālāk ar mani būs. Mums ir garantijas. Atbildi vienkārši. Garantiju nav. Garantiju nav. Var aiziet pie, paņemt, es negribu teikt, ka ne advokāti, ne priesteri, ne mediķi, ne žurnālisti būtu kādas svētās govis. Tā tas nav. Gadās pārkāpumu arī šīm specifiskajām privileģētajām vai aizsargātajām profesijām. Bet viņas visas ir krimināla procesā, zem krimināla procesuālos imunitātes, bet drusku dažādi katra. Viņām ir specifiska imunitāte un žurnālisti imunitāte ir viennozīmīga. Godvina lietā, Eiropas cilvēktiesību tiesā, Interbrew lietā, 2009. gadā svaigā lietā tiesa ir sacījusi. Demokrātiskā sabiedrībā preses brīvība ir fundamentāls demokrātisks pamats. Kratīt? Kratīt? Žurnālisti. Kratīt. Prasiet to, es varētu pateikt, kad nevar kratīt. Un es atbildētu, nevar kratīt. Pat, ja varētu, to var kaut kādu atrast. Es gribētu pateikt ļoti vienkārši. Nevar kratīt, ja ir apdraudēts avotu noslēpums. Ja avotu noslēpums ir apdraudēts, nedrīkst. Un to ir pateikusi cilvēktiesību tiesa, un ir ļoti skaidri norādīts. Tātad, ja šajā datorā varētu būt avoti, viņam nevar ķerties klāt. Tikai, ja tiesa atļauj izsvarot sabiedrības vajadzības. Jautājums, vai tiesa izsvēra? Atbildi nē. Tiesai pat vispār neparādīja. Sankciju devējiem, ministrei, policijai, šitam trijā tagad. Es gribētu teikt tā, ka pirmkārt Liepskungs jau tā kā aizstāvības runu jau tiesā tādu skaistu saka. Viņš profesionāli, jā. Jo gatavs, bet tas, ko es dzirdēju, nesaskan ar to, ko pati Ilze teica, jo es dzirdēju 100. pantā, Ilze teica, ka viņas avotu ir uzties pilnīgi droši, jo viņai tajā datorā pārāk daudz informācijas attiecībā uz citiem avotiem nav bijis. Bet vai jūs tagad spekulējat pārāk daudz, pārāk maz? Kā mēs atceramies tā policijas pamatversija, kāpēc policija veic šo kratīšanu, pilnīgi noteikti nebija avotu iegūšana, un policija ļoti precīzi zina, kas ir tas, ko viņi drīkst saskaņā ar likumu darīt vai nē. Bet tas, tā viņiem liekas. Mēs te strīdamies tagad. Tagad es pateikšu to, ko es gribēju iepriekš jau teikt. Tā bija tikai replika uz Liepskungu teikto. Mēs paši esam policijai, es esmu uzdevusi uzsākt pārbaudu tieši par šo pašu kratīšanu, lai arī mēs paši policijā skaidri saprast, kā tas notika, kāpēc tas notika, jo arī man nebija skaidrs, kāpēc tam jānotiek pus 10. vakarā, godīgi nesaprotu, jā. Tāpēc tā pārbauda ir uzsākta, un es domāju, ka mēs arī noskaidrosim, kā tas varētu būt šaubīgās lietas, kas tā no mundiera goda un no, teiksim, krimināla procesa, tulkošanas versijām, ko Liepskungs runā, varbūt nav adekvāti. Ja viss ir tā kā līdz vīlītē precīzi. Ja mēs ņemam formālo pusi, tad likums ir ievērots attiecībā uz kratīšanu. Tad saņemt ir prokurora
piekrišanu, nākošā dienā ir akceptējusi tiesnesis, tur tās jautājums. Formālā puse. Jā, formālā puse. Tagad mēs skatīsimies otru pusi. Ja? Tātad attiecībā par to vēlo stundu, ja? Nu, kratīšanu nevar veikt, ja tas cilvēks nav mājās. Ja? Un Naglas kundze mēs zinām, ka nu, viņa jau pat atzina. Mēs bijām kopā raidījumā, kad nu, viņa tad ieradās mājā. Ja? Tad, ja viņai ir līdz tas kompjuters, ja, kas ir tieši kratīšanas mērķis, ja, un kas ir faktiski kratīšanas uzdevumā jau bija skaidri norādīts, ja kādi ir apstākļi noveduši līdz šai izmeklēšanas darbībai un kādi ir tās mērķi. Ja, jums ir tika izsniegts uz rokas, un tur es domāju, ka diezgan skaidri izteikts visas tās, kāda ir secība tām policijas izmeklētāju domu gaitai, ja, kāds viņš veido savu to versiju un kāds viņš ir secinājums un kāpēc viņš grib veikt tieši šo izmeklēšanas darbību. Liepskunga visa konstrukcija līdz pat Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem? Vēl tāds, es domāju, ka tomēr ārkārtīgi absolūtā pakāpē tiek celts preses likums, ja, 22. pāns, jo šis pāns runā par žurnālista avotu aizsardzību, ja, bet policijai jau nebija nekādas vajadzības meklēt to avotu. Ja mēs neatnācām no žurnālista uz avotu, bet no avotu uz žurnālistu. To mēs nezinām. Nu, tā tas ir, jā. Es varu mazliet teikt. Tad pagājušā gadā, kad es netīšām atklāju to caurumu, es vienkārši nevarēju nezināt, ka es neatstāšu tās pēdas logfailos. Protams, 3 mēnešu laikā ir noiets, tur logfaili tika analizēti, kamēr pēc tā, ko es redzēju tajā kratīšanas, tajā pamatojumā, kā ir nonākts, un pēc tam it kā Pilzes Naglas. Bet vienkārši, ja runāt par to preses brīvību, tad es gribētu kliedēt vienu, lai tā riktīgi kliedētu visrupjāko iespējamo pārkāpumu, tas ir tas, ka pie manis izgāja caur Ilzi Naglu, pēc tam rakņājās, līdz savāca visus pierādījumus, lai varētu no manis atpakaļ it kā likumīgi iziet. Kas jums liek domāt, ka izgāja uz jums caur Ilzi Naglu? Tad bija divi viegli ceļi, kā mani it kā varētu turēt tajā aizdomās turamo lokā. Tad viens ir tie logfaili, pēc tā tiesas sprieduma, pēc tā kratīšanas pamatojuma, tie logfaili, vismaz man, cik es saprotu no tā, kas tur tikai man ir atklāts, tad ir pietiekoši vēlu atklāts caur šo avotu. Bet ir pazīmes, ka es esmu izsakots, neizsakots, bet, kā teikt, turēts kaut kādā aizdomā no vismaz kaut kāda februāra. Un tad jau visvieglākais. Es ļoti ceru, tiešām ļoti ceru, ka nevienam operatīvajā darbā nav paslīdējusi kāja un kurš nav izvēlējies vienkāršāko ceļu. Noklausīšanos vai kaut ko tādu? Jā, tāpēc es vienkārši gribētu, lai kāds to pārbauda. Nē, bet vai mēs varētu varbūt tagad publiski, tad ļoti labi iespēja pateikt, jo mums ar žurnālistu noklausīšanos nav laba praksa Latvijā bijusi, ja? Vai mēs varam pateikt šai lietā un parakstīties un publiski apliecināt, ka šai lietā neviens žurnālists nav noklausīts, izsakots, jebkādā speciālajā veidā krimināli procesuāli kontrolēt viņa e-pasti, jebkādas citas komunikācijas? Tas ir procesa virzītāja ziņā un procesa materiālos. Un jūs esat arī to varētu darīt šajā lietā? Es jums nevaru atbildēt, tas ir procesa virzītāja ziņā. Jums šķiet arī tā nebūtu iejaukšanās preses brīvībā? Bet viņa nav jau neviena iejaukšanās žurnālisti. Ne, ja būtu. Ja būtu. Mēs tikai tagad runājam par pieļaujumiem, ja? Jo policija nesāk meklēt jūsu Naglas avotu pēc publiskošanu raidījumā. Mēs nenācām pie viņas un neprasījām, kur viņa dabūja. Bet mēs šobrīd nevaram publiski. Gan un prasījāt. No ko mēs prasījām? Jūs prasījāt, lai es atklāju informācijas avotus. Jūs tā neatklājāt. Kāds bija policijas darbības? To mēs nezinām. Jau mēs nezinām, tāpēc jau mums ir aizdomas par to, ka sarunas ir noklausīts, un ir dažas pazīmes, kas par to liecina. Ministrs kundze, šis ir principiāls jautājums, vai ne? Arī kā bijušai žurnālistei, kas zina dažus pamatprincipus, vai ne? Šis jau būtu jau vēl šaubīgāks. Bet es pieņemu, ka arī Vainkungs nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo gan es, gan Vainkungs
par notikušo arī principā uzzinājām no Letas ziņas trešdienas dienā pulksten 12. To nevajadzētu pārbaudīt? Mēs to noteikti pārbaudīsim. Tāpat kā es teicu, ka mēs pārbaudīsim kratīšanu, kā tā notika, vai tā bija pietiekami korekta, tāpat mēs pārbaudīsim arī šo faktu, neapšaubām. Ulmikungs, vai jūs zinat, vai žurnālisti ir izsakoti, noklausīti un kā citādāks atstrādāti? Man nav informācija par to, teiksim, ar kādām metodēm, tā teikt, policija nonāca uz pēdām NEO, jā, bet no tādas loģikas viedokļa, jā, ja jau būtu gribēts iet no žurnālista uz NEO, jā, tad, kur bija problēma veikt kratīšanu februārī pie Nailas kundzes, pie jums? Jā. Paldies par versijas izteikšanu. Tas ir pēc izslēgšanas metodas. Atgriežamies apkārt pie kratīšanas. Ko jūs sakat tātad? Sankcija, tikai jums pakļautās prokurora sankcija, netiesas sankcija un visi tie pretargumenti, ko saka Liepskungs? Šeit man atkal sanāk teikt, kas ir bijis, teiksim, pamatot, nepamatot un tam līdzīgi. Katrā gadījumā es varu šobrīd pateikt tikai to, ka likums pieļauj prokuroram dot neatliekamības kārtībā šādu sankciju. Prokurors izvērtēja, deva. Viss tas process, pa ko mēs runājam, kā atnāca, kā paprasīja, ko paprasīja labprātīgi, nelabprātīgi, tas jau ir tā kā policijas daļā, ja prokurors par to arī atbild. Par taktiku un stratēģiju to tomēr policija atbild. Tā kā to jūs drusku novelkat no sevis. Papildu jautājumu piebildes par šo? Jā, jūs jau pieminējāt to faktoru, ka ir iespējamā kolīzija. Tātad, jā, preses likums, speciālais likums, viņš tomēr jāievēro. Un man gribētu teikt, ka krimināla procesa likums arī paredz respektu pret žurnālistu avotu. Tātad tas tomēr bija jāņem vērā. Mēs redzam arī no tā paša kratīšanas lēmuma, ka tur ne ar pušplēstu vārdu nav pieminēts Ilzas Naglas nodarbošanās. Ja, tātad, manuprāt, tas ir acīm redzams. Skaidrs, mēs gaidīsim virsprokuroru atbildi. Taču ir viens ļoti svarīgs jautājums šeit, kas tomēr būtu jānoskaidro. Mēs saprotam tātad, ka te tiek lietots termins steidzamības kārtība. Un steidzamība ir tā, ka patiešām, ja 10. vakarā, tai vakarā, neizkratīs, nesavāks to datoru, tad kaut kas patiešām ļauns notiks. Man interesē, kas tas ir un kāpēc ir šāda. Ja visi publiski zināja, ka 3 mēneši kaut kādiem failiem ir jābūt pie Ilzas Naglas, kā žurnālists. Kas ir steidzamība? Kas ir kritērijs tam? Policija, prokuratūra, tas ir tā jūsu kompetence. Pat tīri teorētiski, pat abstrahējoties no šīs lietas. Katrā ziņā tanī brīdī procesa virzītājs uzskatīja, kad šī kratīšana ir nepieciešama tieši tad un tajā brīdī. Vainkungs? Es domāju, ka mēs šeit tā kā daudz apspriežam par procesa virzītāju neatkarību, ja? Un mēģinām viņu tā kā ierobežot vai iegrožot. Ja? Bet viņš taču ir darījis visu, ko viņš brīvi varēja darīt. Jā, bet tagad iznāk, ka viņš ir tā kā kaut ko darījis, tā kā nav pārkāpis savus pilnvars. Ja? Bet tas ir pirmais precedents Latvijā šāds. Jūs piekrītat, es runāju šodien arī ar vienu otru jūsu padoto ekonomikas policijā. Viņu prokuratūrā mēs runājam. Nav pēc šiem pantiem īsti tādu precedentu un pat līdzīgu nav Latvijā bijuši, vai ne? Protams, jā, šī praksa nav liela attiecībā par šāda veida kriminālu lietām. Un varbūt viņa tā praksa tieši uz šīs lietas pamata veidos. Tieši tā, un baigi svarīgi, kā mēs pagriežam tagad to interpretāciju. Protams, jā, un tāpēc ir uzmanīgi jāizvērtē, jā, un tas spiediens, kas tiek izdarīts pēdējās nedēļas laikā arī uz to pašu izmeklētāju, jā, tas ir, var dot arī pietiekami negatīvas sekas, jā, visai. Kas tas bija tāds pamājā? Redziet, tas policija tā kā nedēļu presē, tā viegli runājot, jā. Nabadzīņi. Nē, mēs nesūdzamies, Domburkungs, mēs nesūdzamies, un ironija jums tāda nav, jā, bet darbinieki, jā, ir tiešām, tādā diezgan lielā neizpratnē. Atsevišķi darbinieki. Bet mēs esam neizpratnē. Es domāju, mēs esam kopējā valstī. Tas ir, mums ir svētīgi demokrātiski apspriešana neizpratne. Jo es esmu neizpratnē. Tiešām pēc analoģijas. Kāpēc pie manis neatnāca kratīt? Jo publiski taču mēs visi zinājām. Ko te noraustījās čaļi, ja? Un ja internetā bija publiskoti tie faili, pa kuriem mēs runājam, kuri satur visādus augšminētos datus un kuri ir apstrādāti pēc jūsu interpretācijas, tad vajadzēja kratīt visus mēdījus, kuri bija par to rakstījuši, jo automātiski viņi bija nolādējuši droši vien šos te, jo savādāk uzrakstīt to īsti nevar, ja? Un ne tikai mēdījus. Un tas ir tas paradoks, ka tomēr kratīšana aiziet pie viena žurnālista.
Un otrs, par ko, manuprāt, ir jādomā, kur ir tas risks, ja es esmu kontaktējusies ar cilvēku, kas šobrīd ir kļuvis par aizdomās turamu. Tas nozīmē, ka jebkurš žurnālists, kurš kontaktējās ar cilvēku, kas ir aizdomās turams, kas pēc tam ir apsūdzēts vai kā savādā, tad pie jebkura žurnālista var atnākt mājās un viņu izskatīt. Tāpēc, ka nekad jau nevar zināt, ko šajos kontaktos šis žurnālists ir ieguvis. Nu, attiecīgi, jūs tas kontakts ir, cik no es zinu, no procesa virzītājs ir bijis pietiekami, cieši un pietiekami tādā laika posmā, lai uzskatītu par to, kad ir iespēja tāda. Ja? Un tāpēc noteikti procesa virzītājs ir izvēlējās šo darbību. Ja? Nevis tā, ka viņam vienkārši viņš iedomājās, ka tā varētu būt, ja ka pie viena žurnālista mēs nekratām un pie otra mēs pārbaudām kaut kādu informāciju. Ja? Šie 3 policisti, kas bija pie manas mājās kratīti, mēs ar viņiem arī runājām, un runa bija arī, protams, par Jāni Domburu, kur raidījumā tiešajā ēterā tad viņš sazinājās ar Neo, un es tā kā apvaicājos, vai tad iesiet arī pie Jāņa Dombura kratīt. Viņi teica, nē, ka tāda ideja esot bijuši, bet tā kā tomēr esot tā kā nobijušies, ka diez vai viņi uz tādu konfrontāciju ir gatavi. Tad ir jautājums, kāpēc tad tā? Zināt kaut ko par to? Mēs nebijām klāt, mēs nevaram zināt, vai tieši tie cilvēki tieši tā arī teica, bet droši vien iemesls, kāpēc viņi gāja pie Naglas kundzes, bija diezgan skaidrs. Mēs jau raidījuma sākumā to teicām, pārbaudīt, kā tieši tas viss ir radies, un vai lai noņemtu absolūti jebkuras aizdomas par to, ka Naglas kundze ir iejaukta bijusi jau procesā līdz notikuma attīstībai, vai lai pierādītu vēl citas lietas. Tā kā, ar preses brīvību tam nav nekāda sakara, tāpat kā tam nav nekāda sakara ar Domburu kungu, ar citiem žurnālistiem, kas šo tēmu vēlāk atražoja, aprakstīja un sabiedrībai Bet datu apstrādes kontekstā es turpinu glabāt, es piesakos, es turpinu glabāt pēc jūsu interpretācijas nelikumīgos failus, kas publiski bija nopublicēti. Jebkurš Latvijā pilsonis, kas to ir nolādējis, to turpina darīt. Ko kratam? Ejam uz tumšo, ejam pa kāpņu telpām. Tad tā iznāk. Vai nu, ja? Nē? Es domāju, ka šai gadījumā pārspīlēt, un jūs pats to visu saprotat. Ja izmeklēšana nav tā lieta, ja, kas ejam kaut kur apkārt un kaut ko kratam. Ja visam ir savs pamats, ja, un cilvēki, kas to veic, nav uzskatām par to, ka viņi nesaprot, ko dara. Ja. Rugāts kundze? Jā, man arī ir daži jautājumi radušies šīs nedēļas laikā, it īpaši tajā brīdī, kad es izlasu un neticu savām acīm, ka ministrs kundze saka, ka Neo nav Poikankungs, bet gan Nagla. Tas ir šoks, ja to saka ministre, jo tad tas nozīmē, ka kaut kāda skaidrība tā tad ir, tad kaut kas ir līdz galam izmeklēts, tad viss, tad tūliņ tiesa, viss, tad pakārt nedrīkst attaisnot vai kā tur, kurā vietā komatu likt, apmēram. Un tajā pašā laikā vienlaikus gandrīz Saeimā jūsu Mūrnietes kundze partijas biedri izplata ļoti interesantas tādus komentārus un replikas par Naglas kundzes privātās sarakstes izņemto saturu. Šis ir ļoti svarīgi. Jaunā laika deputāti. Jā, un tas ir ļoti tā dīvaini, jo tad arī rodas jautājums. Ja jūs sākumā teicāt, ka jums jau nekas nav zināms no tā procesa, kā tur tā izmeklēšana notiek un kā tur tas process vadīts. Bet, ja tādi fakti parādās, ja tādas sarunas notiek, tad, ja viņas nonāk mūsu ausīs, labi, mēs varam par to varbūt ļoti skaļi nerunāt, bet, ja mēs esam dzirdējuši to, ko jūs teicāt, tad es esmu spiest. Pateicāt nāvīgi skaļi. Pasakiet lūdzu līdz galam, kurš jaunā laika deputāts, ko stāsta par Es domāju, ka Mūrnietes kundze pati zina, kurš tas ir. Es droši vien tūlīt varu atbildēt. Pirmkārt, es nepateicu, ka Ilze Nagla ir neaizteicis. Tas ir tas, ko mēs pārbaudījām, bet to es nedomāju. Ilze Nagla tā fiziski kā Neo, bet es vairāk domāju, kā izdomātu tēlu, kurš to izdomāja. Tas ir tas, ko mēs pārbaudījām. Pēc jūsu versijas Neo ir vairāki cilvēki. Vairāki, jo Poikankungs sākumā arī teica, ka viņam ir 3 eksperti, datoru eksperti, tad viņš teica, ka patiesībā 1, tad viņš teica, ka viņam ir armija, šobrīd viņš saka, ka viņš atkal ir 1. Ja, tā kā to jautājumu ļoti daudz, bet attiecībā uz Rugāts kundzes teikto, tā ir absolūti mānīšanās, jo man liekas, ka šeit cilvēki, kas arī Twitter vidē dzīvo, varēja redzēt, ka
Tautas partijas frakcija komunicēja ļoti aktīvi ziņu par to, ka Tautas partija runā tiešām par kaut kādām, es gan neredzēju par saraksti, bet ka Tautas partija runā par kaut ko, kas ir bijis tā kā Ilzes datorā. Rugāts kundze saka, jaunā laika deputāti runā. Ko tad Rugāts kundzei citu teikt? Viņa arī iepriekš pateica, ka viņa nezina, ka viņa nobalsojas pret Jūsu versija ir ko, ka Tautas partija ir uzzinājusi? Mana versija ir, ka vienkārši cilvēki apzināti spekulē par šo tēmu, lai radītu vēl lielāku saspringumu. Izplata baumas, melojas pat teikt, tāpēc, ka absolūti ir izslēgts, ka policija būtu jebkāda veida informācija kaut kur citur lietojusi. Un turklāt tas bija mans pirmais uzstādījums policijai. Kā to var izslēgt? Pasakiet man. To var izslēgt tieši tā, ka policija ļoti skaidri zina savu atbildību. Tikko kā parādīsies... Kā to fiziski, tehniski var pateikt. Tikko kā parādīsies jebkas, kas skar Ilzi personīgi, viņas personīgo saraksti. Vaina kundze būs atlaist no darba, un viņa to ļoti labi zina. Tāpēc arī neparādās. Un tas, ko Rugāts tas izslēdz, ka ir kaut kas kopēts, un dažu cilvēku rīcībā ir. Varbūt, ja Tautas partija pat ir organizējusi to pasākumu, kā viņi vienbrīd arī stāstīja. Labi, jūs sakat, ka viņi baumos. Dators nav atdots, es saprotu. Nē, dators nav atdots, bet jautājums ir, viena ir personīga kaut kāda rakstura informācija, otra ir informācija par maniem žurnālistikas avotiem. Viņiem pat nav jāparādās publiski, jūs nevajag viņus varbūt publicēt, bet jūsu pašu rīcībā tas nonāk. Un ko tad? Jo mans kā žurnālista pienākums ir aizsargāt manus informācijas avotus, jo, piemēram, tas ir tikai tas veids, kā mēdī var cīnīties pret korupciju Latvijā. Informāciju par korupcijas gadījumiem mēs neuzzinām ne preses konferencēs, ne preses relīzēs. Tas ir tas, ko mēs iegūstam šo informāciju no informācijas avotiem. Un pats žurnālistu preses brīvības pats pamats ir informācijas avotu aizsardzība. Ja cilvēki mums neusticēsies, tad kādā veidā mēs varam nodrošināt preses brīvību? Ja tagad no mana datora tad viena lieta ir kaut kāda personīga rakstura informācija noplūdus. Ja ir noplūdus arī informācija par maniem, tā teikt, žurnālistikas informācijas avotiem, kaut vai jūsu vidū, tad es nezinu, kādā valstī mēs dzīvojam. Pirmkārt, es droši varu teikt, ka nekas nav noplūdis, tāpēc, ka jau pirmajā dienā bija diezgan skaidri pateikts, ka es katru dienu saukšu ģenerāli pie sevis un jautāšu, vai viss ir kārtībā ar to informāciju. Tas tiešām ir jautājums, ko viņš var pateikt. Pie mums ir ļoti strikta kārtība un likumā ir ļoti skaidri atrunāts. Kas ir tā informācija, kas izziņas virzītājiem ir nepieciešama pierādījumu vākšanai un kas nē. Protams, bet ģenerālis taču nenēsā to datoru visu laiku padusē. Nē, bet izziņas virzītājs ir konkrēts viens cilvēks, kura darbības uzrauga arī prokuratūra. Izziņas virzītāji neinteresē nekas cits, kas attiecās uz avotiem. Prokuratūra uzrauga, izziņas virzītājs viens. Mēs jau varam tādās sazvērstības teorijās, mēs, protams, varam ieslīgt bezgalīgi, bet... Es domāju, ka, lai mēs izbeigtu šādus strīdus, ja ir tāda informācija, ka ir noplūdus... Rugāts kundze, dodieties. Jums jāraksta ir oficiāls iesniegums, ja mēs šo informāciju vai prokuratūru pārbaudu, vai viņš atrodams ir izņemtajā datorā, un tad mēs to redzam, vai tā informācija varēja nākt no šī datora. Bet tehniski nouzraudzīt mēs to nevaram īsti. Kā mēs varam? Cilvēks strādā ar datoru. Vai ne? Nejauši izgāja ārā no kabineta, kāds nejauši ienāca pīpaules laikā, kaut ko izdarīja. Bet pārbaudīt, vai šī informācija ir iegūstama no šī datora, to mēs varam. Ja tikai konkrēta kāda ir tā informācija un konkrēts ir iesniegums, lai varētu uzsākt pārbaudi. Jo tas, kad kāds kaut ko ir teicis, diemžēl likumīgā kārtā ir drusku pamāc. Rugāts kundze un pārējie tautpartijieši izvērtē, ko viņi kādas iesniegumus darīs, vai arī pretēji. Divi klausītāji mums ko saka, vai kratīšanas visa epopēja mums kaut kā ved uz lietu noskaidrošanu vai ved kaut kur citā virzienā? Man liekas, ka diezgan šokējoši droši vien ir tas, ka šī žurnālistu informācijas tie avoti varētu būt, nokļuvuši atklātībā, jo es arī lasīju Twitterā ziņas, un man gan tiešām nelikās, ka Tautas partija, konkrēti šis cilvēks, ko es arī personiski pazīstu, kurš izplatīja šo informāciju, kurš teiktu, ka tas ir... ka viņi teikt, ka viņi paši šo organizē. Viņi gan nosauc arī, neminēja vārdā, bet minēja, ka tā ir cita frakcija, visiem labi zināma, tajā brīdī, kas izplatīja šo informāciju no Ilzes Naglas datora. Un patiesībā šo diskusiju aizsāk Jānis Gesta, nevis Tautas partija, tieši Twitterī, kas gāja. Redz kā? Tālūk, bet šie žurnālistikas avoti droši vien, kad ja tas dators ir izņemts un ar to strādā cilvēki, un šis cilvēciskais faktors
tam cilvēkam, kas tur to strādā, viņam ir draugi, rādi vēl kaut kas, un iespējams, ka, policija var teikt, ka viņi nevēlas to, ka viņi zina, ka nevienam nekas nav pateikts un tā tālāk, bet tieši, jūs nevarat stāvēt tiem cilvēkiem blakām klāt un zināt, ka jā, viņš nav to izdarījis. Viņš jums pateiks, es neesmu vienam teicis. Skaidriet, bet, Astrid, ja mūsu mērķis, mūsu pilsonisks un tiesisks mērķis ir novērst sliktas sekas no visu šīs epopejas, vai caur šo kratīšanu jūs redzat, ka kaut ko novērš, kā teiksim, tiek teikts, vai vispār var novērst, ja mēs runājam par failiem, kur iespējams, nezinu, kur lido un ir aizlidojuši uz jebkādiem serveriem un datoriem un citiem nesējiem? Man šķiet, ka tas jau, protams, kad viens ir, kratīšana, tas ir droši vien kaut kāds krimināla procesa ietvers, ar kādu mērķi viņi ir darīt, un ka šādas te procesālas darbības noteikti, ka ir vajadzīgs policijai, bez tā viņi līdz rezultātiem netiek. Visticamāk, tāpēc kratīšana kā tāda, man liekas, nav tik ļoti apskatāma, kā kratīšana varbūt šajā konkrētā gadījumā pret Ilzi Nagli. Jā. Es savukārt pievienojos tiem 1500 cilvēkiem, kas uzskata, ka kratīšana ir nepamatot un tas ir mediju brīvības pārkāpums. Es tiešām tā uzskatu, un tā būs, bet es varbūt varu atgriezties pie mazliet iepriekš teiktā par Rugātas kundzi. Man kā pilsonim sašutumu rada tas, ka jūs šī raidījuma laikā samelojāt un tēlojat ieinteresētību šajā lietā. Ministrs kundze pilnīgi pareizi pateica par 13. māja balsojumu. Es pirms nākšanas uz studiju iepazinos ar Saeimas stenogrammu un balsojumu. 10:22 notika Saeimas balsojums par grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas principā to, ko darīja NEO, padara par legālu. Turpmāk, ikvienai ministrijai vajadzēs publicēt visu atalgojumu sarakstu, tas, par ko ļoti sašutusi bija Cīrulis. Tas nav vārds pie uzņēmumiem, ko darīja NEO, tikai par iestādēm. Tātad šie grozījumi tika pieņemti ar 52 balsīm. Pret bija 16 balsis, visa Tautas partijas frakcija, jūs to skaitā, un daži cilvēki no Latvijas pirmās partijas. Es atvainojos, kā jūs šeit varat tēlot, ka jums šī lieta interesē. Ir pilnīgi skaidrs, ka jūs uz šī pamata cenšaties uzlikt uz vilcienu, uz sabiedrības noskaņojumu un iegūt šādu lētu popularitāti. Atbilde? Es uz tādiem izaicinājumiem neatbildu. Bet jūs taču nobalsojāt, jūs varat pateikt jā vai nē. Jūs atceraties? 10:22 notika balsojums noslēdzās. Manā galvā nav stenogrammas, kuru jūs šobrīd citējat. www.saima.lv tā ir pieejama. Nebūs tā, kā jūs sakāt. Bet tā ir, pret bija 16, un jūs bijāt to skaitā. Jūs nepiedalījāties balsojumā, kāds cits jūs vietā. Par ko es stāstu šobrīd? Un tas ir pilnīgs absurds. Es domāju, ka Tautas partija ir izrādījusi aprīnumu nekaunību. Jūs nepārstāvat sabiedrības viedokli. Paldies! Ievilksim vēl pirms pēdējās sarunas daļas, kur sabiedrības viedoklis, kurš arī šajā gadījumā ļoti vienos vārtos aiziet par to, ka kratīšana ir nepamatot. Līdz ar to likumsargiem ir dubult un trīskāršu un pieckāršu atbildība argumentēt, izvērtēt visas tās sūdzības. Nonāksim līdz tālākām konsekvencēm, no kurām pirmā konsekvence ir ministres demisija, kura vai nu tiks nobalsot vai netiks, tā skaitā ar Tautas partijas iniciatīvu pieminētās sabiedrības vai kādā citā vārdā rīt no rīta. Un tā skaitā, protams, ir jautājums, kas notiks šīs konkrētās lietas ietveros un cik tālu mēs varam just kaut kādas pirmās mācības vai prognozēt pirmos, otros un trešos turpinājumus. To visu mēs apspriedīsim pēc reklāmas pauzes. Hipotēku banka. Atbalsts jauniem uzņēmējiem, inovatīviem projektiem un drosmīgām idejām. Tā nesanāca, ka man dzīvē viss ir saistīts ar mūziku. Tā ir mana dzīve, hobijs, darbs, atpūta un reiz ar biznesu. Šis aparāts domāts zivīm, ar to pako zivtiņas. Nestandarta iekārtas mēs jau ražojam kopš 90. gada sākuma. Un šobrīd mūs pazīst praktiski visā pasaulē. Jā, šitā mantiņa mums dārgi maksāja. Bet iet kā pulkstenīts. Un darba mums arī netrūks. 90% drukājam eksportā. Galvenais, ka iet bez aizķeršanās. Mums ir svarīgi, lai jums izdodas. Hipotēku banka. Ar domu par rītdienu.
Digitālās TV ieviešanas laikā ir svarīgi, lai visa ģimene nezaudētu iespējas baudīt savus iemīļotos raidījumus, filmas un sporta pārraides. Ja tev ir 2 vai vairāk televizori, tad vēlamies tev piedāvāt Viasat papildu pieslēgumu bez maksas, kas nozīmē 2 reizes vairāk izklaides. Piesakot Viasat papildu pieslēgumu, tev nebūs jāmaksā par pieslēgšanu, 3 mēnešu abonēšanu un otru dekoderi saņemsi bez maksas. Tā ietaupīsi vairāk nekā 30 latu. Zvani, uzzini vairāk internetā vai sadzīves tehnikas veikalos visā Latvijā. Viasat – izklaide tavām prasībām. Hei! Starpsezonu izpārdošana veikalos Walking visā Latvijā. Pavasara apaviem atlaides līdz pat 50%. Sieviešu kurpes 6,99, bērnu sandalis 4,99 un visām Walking dāvanu kartēm 20% atlaide. Walking – tirdzniecības centros Alfa, Domina, Olimpija, Origo un citur Latvijā. Līdz analogās apraides atslēgšanai 13 dienas. Pierādījums, ja, ko ekspertam iesniegt. Dāmas un kungi, mēs esam ēterā, un te notiek juridisko konsekvenču apspriešana kā procesāli, kā likumos risināt, un tas varētu būt mums sarunas noslēgumā gan sabiedriski, gan juridiski, gan politiski, kādām būtu jābūt vismaz pirmajām konsekvencēm šobrīd no šī notikušā. Trešā aptauja ir jūsu uzmanībā ļoti vienkārši, tā kā pogas jums būtu jāspiež saimā, ja jūs ieliekat to balsošanas karti. Kā jūs redzat, teiksim, vai pirmai konsekvencei rīt ir jābūt iekšlietu ministrs demisijai, vai arī tas uz lietu neatiecās? Un es te pēdējo riņķi par konsekvencēm es gribu sākt ar pirmo figurantu un ar Ilmāru Poikanu. Ja jūs pats esat pozīcijā, ka jums tā kā atbildības nav, un tagad, teiksim, mēs tā kā mēram atbildību parlamentā attiecībā uz ministri, mēs mēram vai policisti kaut ko nav sastrādājuši, vai tur prokurors vēl to sankciju nedod. Mēs visu mēram visus pārējos viņa atbildības. Īstenībā tie kritiķi arī šodien tais jautājumos, kas man nāca e-pastā un internetā, bija, ka patiesībā viņš jau galīgi balts ar spārniem nav. Savulaik stāstīja tiešām par 3 IT, tagad saka, ka viņš viens pats stāstīja, ka viņš ir kaut kur salās, tagad ir Latvijā, ja? Stāstīja vēl kaut kādus stāstus, var tā kaut kā fletēt. Uz kopējā tā fona, kam par ko kādas atbildības jūsuprāt? Un vai mēs visi esam, varbūt šajā te... Es varbūt nedaudz, kāpēc es to fleitēšanu, jo principā man vajadzēja aizkavēt manus atrašanu. Es zināju, ka man atradīs, man vienkārši vajadzēja viņu aizkavēt, lai es pierādītu, ka man tiešām ir labi tie mērķi. Un varbūt kāds jautās, kas bija tas otrais posms, kad tā atnākšana pēc pagrīdes. Es varu atzīties, es jūs gaidīju. Un es tagad varu pateikt, ka man jāizsaka vislielākais paldies jums, policijai, ka es tādu uznācienu viens pats norganizēt nevarētu. Paldies! Labi, bet ironija varbūt vietā, varbūt nevietā, bet nopietni. Jūs esat sevi definējis kā atbildīgo pilsoni. Tagad ir jautājums, kādas atbildības, kur mēs dalām, kam par ko? Es tieši varbūt par tām atbildībām man grūti spriest. Es redzu, ir problēmas, viņas jārisina. Es šodien nevaru pateikt, kā viņas ir pareizi atrisināt, bet problēmas, manuprāt, ir redzamas. Rugāts kundze, vai problēmas var atrisināt ministrs demisiju? Lai kā jūs tur kurā datumā, kurā balsojumā būtu balsojis, bet principā, vai pēc tā visa, kas ir te tagad izrevidēts un ir sūdzībās instancēs, vai problēmas var risināt ar šo demisiju? Zināmā mērā varētu teikt, ka politisks amats, kādu ieņem Mūrnietes kundze, viņi arī nosaka to politisko gaisotni un attieksmi ministrijā, kas ir jebkurā struktūrā, kura darbojas un pilda savu darbu. Un ja šī attieksme ir nesamērīga, un šķiet, ka tā kā lielākai sabiedrības daļai tomēr priekšstats, ka šoreiz bija nesamērīga šī darbība, tad tā tiek pieļauta un atļauta. Un kā preses brīvības vai žurnālista brīvības vai avota aizsardzības apdraudējums bija, tas arī šobrīd lielākajai daļai sabiedrības tomēr ir
tāds priekšstats, ka tas tā tomēr notika. Un ministram jāatbild tieši par to. Nu, jūs jau labi zināt, kā tas ir kā tas ir praksē, es varbūt atsaukšos uz Sandru Veinbergu, kura ir daudz lietas pētījusi un kurai arī ir viedoklis šajā jautājumā. Un, protams, ka Zviedrijā ministrs pats būtu atkāpies bez vārda runas pēc tādiem notikumiem, kādi bija otrdien. Tāpēc mēs paliksim pie šī savu uzstādījuma un to demisiju rīt. Cik jūs izjūtat atbildību, kas gulstās uz jums? Šeit es gribu teikt divas lietas. Ministrs absolūti nekādos veidos ne sankcionē kratīšanas, ne dod uzdevumus policijai. Līdz ar to es jau teicu to ziņu, ka ir noticis tas, kas ir notikusi kratīšana žurnālistu dzīvoklī. Es izlasīju, sēžot ministru kabinetā, 12. pa dienu letā uzreiz atbilstoši. Bet kopš februāra šī bija sabiedriska un valstiski gana svarīga lieta. Jūs taču viņu uzraudzījāt. Tāpēc es arī gribu teikt, kā tas notika. Rugātas kundzes pārstāvētās partijas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Kučins kungs vidē reiz 2 nedēļās sauca mani, ģenerāli Vojnu, ģenerāli Rēniku uz paklāju un pieprasīja nekavējoši aizturēt Neo. Un diezgan lamāja mūs par to, ka mēs esam neprofesionāli un nevaram to izdarīt, regulāri. Tā kā mūsu pienākums bija darīt to, ko darīt. Tad tajā mirklī... Bet viņš jau neteica aizturēt Neo un izkratīt vēl pie viena žurnālista. Tik sīkās detaļās mēs neiedziļinājāmies, bet tā prasība bija diezgan konkrēta. Neo aizturēt, jo tas ir mūsu pienākums. Tajā brīdī, kad mēs to bijām izdarījuši, tad sekoja mans demisijas pieprasījums. Un es gribu teikt, ka tā ir tāda ļoti, ļoti liela liekulība, jo, piemēram, šodien Zaļo zemnieku savienība gribēja uzklausīt mani par to, ko es domāju, kāds ir attīstījies, un tiešām saprast to manu atbildību tajā procesā. Mēs ļoti visu izanalizējām, pārunājām lietas, un es pat biju gatava iet uz Tautas partiju runāt par to, kā tas ir noticis un skaidrot to savu atbildību, vai es to redzu, vai es neredzu. Tautas partija absolūti nemēģināja pat uzklausīt, kas nozīmē, ka viņi pat nemēģināja izlikties, ka viņus interesē šī konkrētā lieta, ka viņus interesē... Bet viņi jau publiski jūs noklausījās, es pieņemu, ne? Viņi pat publiski nebija uzzinājuši, kas vispār ir noticis. Viņi paspēja paprasīt demisiju 9 no rīta, pēc tam, kad iepriekšējā dienā bija noticis tāds diezgan liels tāds troksnis ap šo lietu. Līdz ar to, man liekas, pagājušā nedēļā vispār nevienam nebija īsti skaidrs. Par 9 jūs kļūdaties, Saeimas kancelē 10:40. Ar lielu steigumu. Vai nedēļas laikā, jūsuprāt, nav kaut kas būtiski mainījies kopš 10:40 pagājušā ceturtdienā? Patiesībā nekas, tikai viss ir apstiprinājies, un es, protams, nepārspiešu Mūrnieces kundzi tajos izteikumos un tajos uzbraucienos, ko viņš šobrīd man dara, bet, katrā gadījumā, tās sēdes, ko Mūrnieces kundze pieminēja, tās ir slepenas sēdes. Tās tomēr ir ar ierobežotu informācijas izplatīšanu, un ja es tur piedalītos, es laikam neņemtos neko teikt no šo sēžu satura. Ar taisnību. Tas tā notiek. Vojnkungs neteiks par to, ko prasīja. Atsamirkli vēl, Nacionālās drošības padome vai komisija, un nekādā veidā nevar uzdot atklāt Neo. Jo tad man ir jautājums, ko par šādu uzdevumu saka... kā prasīt var politiķis. Ko par šādu uzdevumu saka prokuratūra tādā gadījumā? Un kā tad tas viss notiek? Ministra darbu, līdz ar to man jāatskaitās parlamentam. Ko viņš saka par šo? Man nav zināms par šādām. Tieši tā. Vojnkungs, kas bija? Un par to arī nevar zināt. Komisijā prasīja? Komisijā, tāds norādījums bija, kad sakārtot lietas un atklāt datu. Sakārtot lietas? Jā. Tas ir ļoti labi. Jo man liekas, kas svarīgi un kas pa lielam nopietni, mēs varam strīdēties, kura partija kuram veiksmīgāk uzbrauc, un kurš kuram prasa. Jautājums ir par motīviem, kas man liekas ļoti svarīgi. Jo jautājums ir, vai motīvs nevar būt pilnīgi pretējs, nekā mēs visi šeit skaisti runājam, ka kāds ļoti, ļoti grib noķert Neo un iespējami apturēt visu datu plūsmu, jo iespējams, ka nākamie dati kaut kādā kontekstā raksturojot atmaskos daudz, daudz nopietnākas un daudziem nepatīkamākas lietas nekā algu saraksti. Vai mēs to varam izslēgt? Jūs man jautājat? Jā. Kā es varu izslēgt tādu varbūtību? Nevaram izslēgt. Protams. Tas ir būtiski. Vēl par atbildībām? Es domāju, ka viennozīmīgi jāvērtē valsts ieņēmuma dienesta neizdarību, jo datu lejupjālade turpināsies tik ilgi,
ka to varēja nepamanīt tikai diletants. Bet to mēs dzirdējām, ka tas tiks vērtēts un vida atbildības ir... Tieši tā, jo disciplināra atbildība nenovērš kriminālu atbildību. Jā, un procesa ietvaros tā otra puse tiek vērtēta visas tās viņu atbildība. Par ministras atbildību Vienotības partnerim nejautāšu. Jebkādas citas versijas, cik tālu ministri, amatpersonas, policisti, uzraugi, kam par ko kādā secībā? Kuriem ir pateikt? Es uzskatu, ka ministrei ir jāatkāpjas no amata, jo, manuprāt, jūsu komunikācijas... Jūs uzšāvāt, rugāt skudzē, tagad tieši tā, man nav nepieciešams kādam pielāgoties vai teikt, es varu teikt atklāt, ko es domāju. Jūsu komunikācijas prasmes ir vienkārši nožēlojams. Ja jūs paskatāties, kādas ir bijušas jūsu pēdējie ieraksti mikroblogošanas servisā Twitter, jūs esat skaidri un gaiši ieņēmusi pozīciju arī neolietā. Jūs esat paudus dažādas baumas, dažādas spekulācijas, cenšoties padarīt šo lietu noslēpumaināk nekā tai vajadzētu būt. Un mēs nerīkstam aizmirst de facto sižetu 10. maijā par Guntaru Dubultu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi arī šajā lietā. Sižeta nosaukums bija pilsonis pret iekšlietu sistēmu, saprotiet? Un kāda bija jūsu reakcija uz to? Jūs mani nobloķējāt, jūs nobloķējāt vēl vairākus citus cilvēkus, pamatojoties ar to, ka mēs esam aizdomīgi kadri. Un tad man rodas jautājums, kāda ir tā komunikācija, ko jūs izvēlaties internetu vidē, vai tā nav saistīta ar to jūsu publisko tēlu? Cik tas ir tieši uz šo lietu? No labi, jums tas ir saistīts arī personīgs aizvainojums, redzēt, jo arī Munietes kundzei ir tagad tā prakse jau izvairīties no viedokļiem, kas viņai nav tīkami. Un tā kā man ir radušies šādi iespējas, varbūt pajautāt, jo arī vakar viņi ir bloķējis vairākus, viņai jautāja par Neo, vairākus uzdev jautājumus. Es gribu teikt, ka es savā privātajā komunikācijā varu atļauties tomēr komunicēt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es vēlos komunicēt. Tas ir darba laiks. Nē, ja es būtu zinājis, ka šis cilvēks ir tik jauks, noteikti nebūtu viņu bloķējis. Tā jūsu privātā komunikācija. Jā, tā ir man privātā komunikācija. Jūsu Twitter, kā saka, informācija par to, ka jūs esat Twitterī, ir ministrijas oficiālajā mājaslapā. Tā kā gluži privāti tas viss nav. Tā ir man privātā komunikācija tieši tāpat, kā es komunicēju ar draugiem LV un visos citos sociālajos tīklos. Un jūs to uzrādat ministrijas oficiālajā mājaslapā pašā sākumā? Es izvēlos komunicēt tā, kā es uzskatu par pareizi. Es pieņemu, ka ir vēl kaut kādi cilvēki 20, kam es nepatīku. Tad viņi varētu būt jāuzaicina šeit uz studiju, lai viņi varētu izteikt viedokli. Cilvēku skaits, kas varbūt jūs viņiem patīkat, bet viņi uzskata, ka ir jāvērts, jāsaka par neusticību, ir gandrīz 2000. Būsim precīzi. Varbūt tad precizējam arī, cik ir pret šo pašu arī nav mazs skaits. Vēl versijas jā par demisiju? Es šoreiz atļaušos nostāties Munietes kundzes pusē, jo šodien arī šeit izskanēja, ka 3 sūdzības vai cik viņas tur bija, ir prokurāram uz galda un viņas nav izskatītas. Viņas nav pierādītas un pateikts, ka jā, ir policijas vaina, bijis iekšlietu ministrs vaina. Tas, ka mēs kā sabiedrība varbūt domājam, ka sabiedrības priekšstatos kāds domā, ka varbūt, ka policija ir pārāk barga bijusi, pārāk neadekvāti rīkojusies 9:30 vakarā, organizējot šo kratīšanu, bet šeit ir sabiedrības priekšstati par to, kā tam vajadzēja notikt. Varētu man šķiet, ka ļoti labi ilustrē arī piemērs, ka sabiedrības priekšstatos ir arī tas, ka valsts pārvaldē vispār neviens nestrādā, tur tikai liekēži un tam līdzīgi. Jo šī sabiedrība varbūt, ka nav arī spējīga tik ļoti adekvāti izvērtēt, vai šī kratīšana bija, kamēr šī lieta nav noslēgusies, šīs sūdzības nav izskatītas un nav apstiprināts. Man šķiet, ka nav šeit šobrīd vēl pamata Munietes kundzei demisiju. Labi, apmainījāties lomām. Munietes kundze, tas pats jautājums, ko ģenerālim es jautāju. Vai jūs nepieļaujat, ka varbūt jums neapzinoties, nedod Dievs jums apzinoties? Patiesībā šis bija kanāls, jo daudz kur pasaulē, daudzās valstīs ir bijuši precedenti, kad ar hakeriem, es nerunāšu par naudas atmazgātājiem, kur Šveice ar Vāciju tirgojās, ja valstu līmenī, ja, par informāciju, kā hakeriem vai līdzīgiem IT cilvēkiem, teiksim, piepalīdzot, ielaužoties tur, kas publiski, teiksim, nav pieejams, ir iespējams piekļūt lietām, kas atmasko, koruptīvas vai nodokļu nemaksātāju vai kādas citas lietas. Ka iespējams aktīvā mešanās varētu kādam būt ļoti izdevīga, aktīvā, teiksim, šī pasākuma apstādināšana varētu būt kādam ļoti izdevīga, kurš varbūt bažījās, ka kaut kas nāks klajā vēl. Es domāju, ka pirmkārt policija tiešām krimināla procesa ietvaros noskaidros visu, kā tas ir noticis, kā tas ir veidojies. Šobrīd, protams, atkal parādās jaunas baumas un spekulācijas par to,
kādēļ tieši tas ir noticis tagad, un tur tiek piesaukt arī politiskie spēki, kuri to varētu būt organizējuši. Es droši vien neminēšu konkrēti, kuri, ja, jo tad atkal Rugāts kundze uztrauksies par to, bet nu pat kā šobrīd ir runa par to, ka varbūt tiešām ir tā, ka gan Poikāna kungs, gan Naglis kundze, gan tā skaitā es šobrīd esam iejaukt kaut kādā pasākumā, ko patiesību sakot tiešām ir inscenējuši cilvēki, kuriem šie dati ir bijuši kaut kāda cita iemesla dēļ vajadzīgi, vai uzzinot, ka tie dati ir pieejami, šobrīd spēlē kaut kādu citu lielāku spēli, jo arī tā man demisijas pieprasīšana, es šodien skatījos, ka pats Šķēles kungs bija nolaidies no saviem augstumiem un pats personīgi komentēja to, ka man noteikti vajag atlaist. Bieži tā negadās. Forši jums sanāk labi, bet neattīstīsim to politisko. Vai NEO misija un darbība ir beigusies? Punkts? Es gribētu teikt, ka es esmu runājis ar vairākiem cilvēkiem. Es gribētu arī pateikt paldies tiem, kas saprot un atbalsta mani. Un izskatās, ka policija to virtuālo 4. atmodas tautas armiju ir padarījusi par reālu. Es jau teicu Twitterī, ka tur nevajag iestāties, tas vienkārši ir pašam jājūt. Un cilvēki ir gatavi sekot. Un tas nozīmē, ka man tas karogs ir jāpaceļ vēl augstāk. Jūs vēl tā grasaties kaut kā to karogu atrast, kā celt, jā? Labi. Drosmīgi. Likumsargi paliek pie tā, ka jūs iekšēji, turpināt attīstīt izmeklēšanu, B, vērtēt iekšēji, par to, vai viss ir noticis adekvāti un vai kādās citos līmeņos, kādai galvai nav jānorito. Neapšaubām, kad jāizvērtē viss, kas ir noticis par šo procesu ietvaros un jāizvērtē visas tās nianses, un mēs faktiski arī runājam atsevišķās diskusijās ar advokātiem, ar juristiem par to, kādas iespējams vēl izmaiņas likumdošanā varētu paredzēt, lai izslēgtu kaut kādas divdomīgas situācijas, ja kādas viņas veidojās attiecībā uz preses pārstāvjiem. Ja? Bet izslēgtu tai virzienā, kas bija žurnālistu lielas grupas vēstulē pagājušajā nedēļā, ka tā kā stiprināt žurnālistu iespējas sargāt avotu? Jā, mēs vienkārši, lai tās normas paredzētu pietiekami viennozīmīgu situāciju un viennozīmīgas mūsu darbības iespējamās. Ja? Un tāpēc daudz... To imunitāti precizēt, teiksim to tā. Jā, precizēt, un daudz no priekšlikumu, ko izteica arī no advokāta puses, mēs mēģināsim piemērot gan arī attiecībā par pierādījumu vākšanu IT zonā, izvērtējot, cik efektīvi viņi būs policijas darbā. Jā, un kungs līdzīgi redz tās mācības un konsekvences jau šobrīd? Nerunājot par lietu, bet es gribētu teikt, ka tieši šis gadījums un arī tas, kad šeit mēs sēžam, ir tomēr pierādījis, ka mums vēl visiem ir jāmācās šajā jomā. Gan pie taktikas, gan pie stratēģijas. Jūs redzat, ka ir pamats, likumdošanu caurskatīt un revidēt, ka varbūt arī tur kaut kas nav? Jā, ir ceļš precizēšanas jomā. Jā, juristi privātajā pusē? Es lielā mērā piekrītu Vainankungam, nepieciešams precizēt normas, kas attiecas uz žurnālistu imunitāti krimināla procesa, bet nedrīkst aizmirst, ka ir arī operatīvas darbības likums. Un esmu pārliecināts, ka arī tur jābūt īpašam ātrumam, kas attiecas uz žurnālistu aizsardzību. Kaut elementārs nosacījums, ka attiecīgos dokumentus pieprasot atļauju operatīvu pasākumu veikšanai, jānorada cilvēka status, žurnālista status. Norādīt jau varam, vienalga iedos sankciju. Bet tiesa vērtēs jau savādāk. Pēdējās mācības, secinājumi, konsekvences? Manuprāt, ka svarīgi šajā situācijā ir saprast, viens ir tas, ka tiesības sargājušās institūcijas runā par to, lai saprastu un precizētu šo te, kā saka, status un kur sākās un beidzās šī preses brīvība. Manuprāt, nemazāk svarīgi ir, lai saprastu ar to arī paši žurnālisti, jo ir svarīgi, lai žurnālisti šādā situācijā nenobītos, lai nenobītos arī mūsu avoti, informācijas avoti, tīpaši vēl tagad nākot, kā lai saka, grūtam politiskam laikam pirms vēlēšanām, jo es zinu, ka es no savas puses varu teikt, ka es savus informācijas avotus aizsargāšu kaut vai asins pa degunu. Pašai par sevi un par savām atbildībām arī ir kaut kādas mācības no visas šīs epopējas?
Droši vien, ka jā, ņemot vērā, ka manā gadījumā tas bija anonīms informācijas avots. Protams, ka tie mēs visi zinām, ka ir jāpārbauda 2 un 3 reizes rūpīgāk nekā tie informācijas avoti, kurus mēs varam identificēt. Tā kā tas, es domāju, ka tā ir laba mācība, bet es drīzāk teiktu, ka ir svarīgi arī runājot par šo iegūmiem un zaudējumiem, vienmēr izsvērt, kurš tad ir tas sabiedriskais labums, kur viņš ir lielāks, vai publiskojot šo informāciju, vai nepubliskojot. Nu, to jau te vēl izstāst, ka tiesā būs jānoskaidro. Liepskungs? Jā, protams, tieši tā. Konkrētā lieta vēl nav beigusies, es saprotu, vēl izmeklēšanas darbības būs. Bet, Viņas būs tikai izmeklēšanas, vai arī mēs varam sagaidīt civiltiesisks jūsu specializāciju civilā un konstitucionālās tiesības? Jūs arī tur kaut ko redzat? Es jau diezgan viennozīmīgi arī tādas virzienas rādīju, proti, ka Strasbūra? Es nesteigtos. Abstrahējoties no šīs konkrētās lietas, un arī pirms šīs lietas mums bija viena ļoti interesanta diskusija Latvijas juristu biedrībā, kur piedalījās arī ģenerālis Voins. Manuprāt, te ir labā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka mēs varētu šīs, manuprāt, ļoti neveiksmīgās situācijas, nepareizās kratīšanas pamatu uztaisīt vienu kopēju platformu, kurā mediji un tātad izmeklēšanas iestādes, vai arī plašāk arī tātad operatīvo ietvarot darbību, varētu radīt tādu vienoto kodeksu. Ja? Mēs arī runājam par to konkurences padomu, kur ir diezgan interesants, labas iestrādes, kā viņi savāc informāciju, bet tur, protams, arī ir jāgrib abām pusēm darboties. Šajā mikrovidē izskatās, ka grib. Un tādā gadījumā ir jārada kodeks, pie kura mēs akceptējam. Žurnālisti arī saka, mēs jau neesam tikai eņģeļi, vai ne? Mums arī gadās visādi. Līdz ar to pasargāt avotu, bet atļaut izmeklēšanai darīt savas lietas. Labs plāns, tur tikai jāpieliek vēl politiķi pie tā kodeksa klāt, kur pieņem likumus, vai ne? Nevienmēr tas palīdz. Nevienmēr tas palīdz. Atšķirībā no šīm divām profesijām, politiķiem nav ētikas kodeks. Kodeks neko nerisina, bet vismaz ētikas standarti ir gan policistiem, gan mēdījiem. Versija skaidri. Pēdējais vārds īsi. Politiķiem ir gan ētikas kodeks Saeimā, bet pēdējais vārds atsaucoties uz to pašu juristu biedrībā diskusiju šodien, man arī uzdeva pateikt, ka tad, kad lieta tiešām būs daudz skaidrāka, vislabāk jau kaut kādā noslēguma stadijā, ka tad arī politiķi, tā skaitā es un visas iesaistītās personas piedalīsies diskusijā tādā tiešām ļoti nopietnā, kur tad droši vien varēs izanalizēt šo notikumu un arī balstoties uz tām visām mācībām pēc kaut kāda laika arī risināt jautājumu likumdošanas izmaiņām un tā tālāk. Jo šobrīd skaidrs, ka tās emocijas pagājušajā nedēļā bija sakāpināts, šobrīd joprojām ir sakāpināts. Līdz ar to, man liekas, vajag kaut kāds atskaites punkts, kad kaut kas jau ir pierādīts, kad kaut kas jau ir vai nu apstrīdēts un atcelts, un tad mēs varam runāt tiešām par žurnālistiem, par juristiem, par politiķiem. Galva saka, ka nevajag to sagaidīt. Nē. Es gribu tikai pateikt, ka tas vienalga, lai kā arī neattīstītos šī lieta, kratīšana konkrētajā veidā, konkrētajā formā, pie žurnālisti nebija pieļaujama. Tas bija nesamērīgi. Un tas šobrīd ir tiesas vērtēšanā, un cerams, ka ne pārāk daudz dienu laikā centrālajā tiesa spēs vismaz šo izvērtēt un dot pirmo soli, kas, protams, lielā mērā varētu izveidot konsekvenču ķēdi visos virzienos. Ko noslēdzam ar to, ka kaut kāds tāds 2-1 ļoti noapaļojot variants ir par pret demisijas proporcijās. Rīt redzēsim, kā sabiedrības pārstāvji parlamentā dalīsies citādi vai savādāk. Paldies visiem liels par viedokļu dalīšanos un informācijas paplašinājumu, ko mēs varam analizēt. Es no savas puses noslēdzu tikai ar to piebildi, ka tiešām gribētos arī oficiāli no atbildīgajiem uzzināt, vai attiecībā uz žurnālistiem kratīšana ir bijis vienīgais, vai vēl ir bijis un vēl kaut kas cits. Paldies, paldies, paldies. Labvakar!